Tātad labi par čēlu visiem un laipni lūdzam atpakaļ Parabellum kanālā. Tiem, kas to nezina vai nav metālisti, iesaku veikt nelielu izpēti, tas būs labāk. Patiesībā man tagad ļoti patīk šī valodas izvēle, par pārējām divām nerunāšu, jo citādi YouTube mūs uzreiz nobanos. Uz redzēšanos. Uz redzēšanos bija jauki. Tas ir kā Looney Tunes beigas, tas and, that's all. Draugi. Tieši tā. Nu tad atjauninājums par to, ko dara mūsu sniegotie draugi Skandināvijā, Dānijā un tā tālāk. Jo, protams, kopš sākās konflikts Ukrainā, viņi visi ir nedaudz aktivizējušies. Visi kopā. Mēs zinām, ka Zviedrija un Somija ir iestājušās NATO, bet galvenokārt, teiksim, naidīgums un senās nesaskaņas ir sāsinājušās vairāk nekā jebkad agrāk. Un pa vidu, piemēram, bija izjukuši daži līgumi par noteiktu dzinēju ražošanu. Par ko tas bija? Par ledlaužiem, Krievijas kodolenerģijas ledlaužiem un daudzām citām lietām. Ir taisnība, ka šo valstu vēsturiskā neutralitāte tā bija nedaudz pārspīlēta, jo patiesībā viņi vienmēr ir sadarbojušies ar NATO un viņiem bija laba kontrolas sistēma, tāpēc viņi vienmēr ir uzmanīgi vērojuši Padomju Savienību. Tātad viņi bija neitrāli tikai formāli, bet patiesībā viņiem bija plaša izlūkošanas darbība saistībā ar padomju aktivitātēm, un viņi nodeva šīs informācijas tālāk, tāpēc faktiski, lai gan formāli bija neitrāli, viņi sadarbojās jau vismaz 50 gadus. Vienkārši, lai pateic, skaties, ja viņi tūlīt saķersies, nāc palīgā, jo Antonijs tur dzīvo. Viņš tur dzīvo, piemēram, ap 4 pēcpusdienā jau ir diezgan tumšs. Nu labi, bet stereotipi ziemā arī divos. Ziemā jau arī divos. Ir tumšs, jau 3, piedod, mana kļūda. Mana kļūda. Un viņš nodarbojas ar šīm lietām, mēs viņu uzaicinājām vēlreiz. Tātad mēs runāsim par NATO, par ziemeļiem, tā teikt, jo ir arī interesanti redzēt tos blokus, kas tur ir. Jebkurā gadījumā sadarbības bloki loģistikas jautājumos pašā NATO ir diezgan acīm redzami. Tātad lūdzu vārds tev, iepazīstini sev vēlreiz, jo pēdējo reizi pie mums bija pirms kāda laika un varbūt vajag nelielu atsvaidzinājumu. Allora, mani sauc Antonio Diuccio, es esmu no Neapolis, precīzāk no Vomero rajona, kā mums patīk sevi dēvēt tiem, kas dzīvo šajā īpašajā apkaimē. Un pēc tam, kad esmu daudz ceļojis un strādājis, teiksim, starptautiskā vidē, arī drošības jomā, dažādās nozarēs, dažādos sektoros, dažādās valstīs, es nolēmu nomierināties un atbraukt šeit uz Norvēģiju, domājot, ka viss būs kārtībā, viss būs mierīgi. Sliktākais jau bija garām. Tas bija 2021 gads, tāpēc ko gan vēl varētu notikt? Lūk. Staigāju starp ziemeļbriežiem, ēdu aļņu kotletes vai ne, bet nekā. Nu jā. Tie tur vēl joprojām ir, bet patiesībā tas, kas it pa laikam garām pabrauc, nav tikai tas, tur ir arī kāda kodola zemūdeni. Lūk, tāpēc mums nekā netrūkst. Lūk. Tātad pirms mēs sākam ar pašu aktuālāko daļu, ar īstajiem jaunumiem, lūk, pirmais slaids. Es paskatījos uz to, vēlējos to veltīt iespējams vienam no retajiem vēsturiskiem piemēriem. Teiksim vienam par misiju, par projektu, kas tika veiksmīgi īstenots, ko veica Itālija, Norvēģija un ar Amerikas fondu atbalstu. Tātad, kad tika apvienoti Amerikas fondi Itāļu tehnika, tehnoloģijas, aviācijas jomā un Norvēģu vikingu spītība. Lai pirmo reizi vēsturē pārlidotu Ziemeļpolu un ne tikai pārlidotu to ar itāļu dirižabli, kas vēlāk tika nosaukts par Nord, bet arī sasniegtu ne tikai Ziemeļpolu, bet no Norvēģijas nopļūtu līdz pat Aļaskai. Un tas šodien var šķist, es nesaku muļķība, bet tajā laikā Ziemeļpols nekad nebija ne fiziski sasniegts, ne arī pārlidots. Bija pat tādas teritorijas, kas bija pilnīgi neskartas. Tur nekad nebija veids neviens pārlidojums, neviens cilvēks tur nekad nebija nonācis kā šodien. Būtībā uz Marsa. Un neskatoties uz to, ka bija daudz lielāki spēlētāji nekā Norvēģija un Itālija,
Itālija, pateicoties savām tehniskajām spējām, spēja izveidot dirižabli, kas bija ekonomiski pieejams. Lūk, šī mazā Norvēģijas valsts, kas vēlējās sevi parādīt uz pasaules kartes, jo atcerēsimies, ka 1926. gadā Norvēģija bija neatkarīga jau 20,5 gadus, gandrīz 21 gadu. Un tai vēl nebija savas īpatnības, nebija veida, kā padarīt sevi atpazīstamu un palikt atmiņā, lai teiktu, mēs esam atšķirīgi no zviedriem vai dāņiem. Un tas, protams, politiskā ziņā bija liels panākums arī Itālijā pulkvedi 20 gadē. Tas kļuva ne tikai par tehnoloģisku un tehnisku uzvaru, bet arī par uzvaru tam, kurš vēlāk kļuva par ģenerālis Nobīli. Tas kļuva arī par lepnuma avotu fašismam, taču tas nesākās ar, teiksim, Itālijas politisko gribu. Tā bija Norvēģa iniciatīva. Un vēlāk, pateicoties panākumiem, tā kļuva arī par Itālijas politisko uzvaru. Diemžēl šī iemesla dēļ, es domāju, tā Itālijā ir pilnībā aizmirsta. Un tas patiesībā ir žēl. Jo šeit tagad Norvēģijā tieši maijā šī 100-gada tika svinēta ar lielu sajūsmu, jo tas ir viens no Norvēģijas nācijas pamatmītiem. Balbo periods. Tātad nosaukums Balbo un viņa pārlidojumi. Un tā tālāk. Šī ir karte, kas bija arī slaidā, prezentācijā iepriekšējā tiešraidē, vienkārši, lai mums būtu priekšstats, kur mēs atrodamies. Tad mēs varam redzēt, ka viss, kas atrodas virs Svalbāras, un tā tad arī ietver Grenlandi, ir viss ledus. Bet tajā pašā laikā ir arvien garāki gada periodi, kad ir iespējams izbraukt cauri šiem lediem un tādējādi sasniegt. Tas bija mazliet būtībā. Un tas ir viens no lieliem iemesliem, kāpēc nākotnē, tātad ne šodien, ne rīt, bet tomēr pēc 10, 15, 20 gadiem, tas jau tiek uzskatīts par pašsaprotamu, pateicoties vai arī globālās sasilšanas dēļ, ka šīs zemes patiešām tiks izmantotas. Grenlande, tātad pirmo reizi augošā zeme kļūs zaļa, kļūs zaļāka. Un tā izkusīs. Un tādējādi tā būs kuģojama, bet arī apstrādājama. Un arī minerālu rezerves varēs tikt izmantotas. Tātad šī ir zona, kurā mēs šodien atrodamies. Un tieši to daļu, ko Mirko tagad rāda. Tā pārstāv savu veidu aizsardzības ķēdi, kas kara gadījumā starp Krieviju un Ķīnu no vienas puses un Ameriku no otras puses. Tā ir tieši tā ķēde, kuru Amerikas Savienoto Valstu jūras spēkiem teorētiski būtu jāspēj aizsargāt. Lai izvairītos no kontakta zaudēšanas ar Eiropas kontinentu un tādējādi vairs nespētu sniegt vai saņemt apgādi no Eiropas kontinenta, šai ķēdei vajadzētu būt Grenlande, Islande, apvienotā karaliste un tad savienoties ar Eiropas kontinentu. Protams, tas nozīmē, ka Svalbāra un Norvēģija tiktu atstātas pašas savā ziņā, bet cerēsim, ka tā nenotiks. Svalbārā ēd pingvīnus, tad pingvīnu suga tie lidojošie, kurus ķer ar tīkliem. Es redzēju dokumentālo filmu, kaut kas tāds. Nevajag Svalbāru. Patiesībā tas ir ļoti interesanti, jo bija sacensība par to, kuram to nevajadzētu kolonizēt tik ļoti. Ka tā bija attāla un grūti pārvaldāma reģiona dēļ klimata. Un, protams, arī tehniskie līdzekļi, kas bija pieejami 20. gadsimta sākumā. Un tāpēc beigās tika nolēmts to oficiāli piešķirt Norvēģijai kaut kādā veidā, bet saglabājot to militarizētu un atvērtu arī pārējiem Svalbāras līguma parakstītājiem. Šī iemesla dēļ tur patiešām ir vesels kalnraču ciemats, kas saucās Barentsburga, kas ir pilnībā Krievu, tātad gandrīz 100% Krievijas jurisdikcijā, un, protams, visi tur ir krievi. Un 9. maijā varat iedomāties, ko tur dara un ko nedara. Lūk, lai brīvi svinētu dienu, teiksim, padomju uzvaru pār nacistisko Vāciju. Tātad tās ir teritorijas, kas patiešām atrodas uz robežas. Patiešām uz robežas. Un tās kļūst karstākas gan klimatiskā, gan ģeopolitiskā ziņā. Mēs redzēsim arī vēlāk, ka spoofings un jammings jau ir kļuvuši par ikdienu, tāpēc tie vairs nav izņēmumi, tā ir sava veida hibrīda kara forma, kas jau norisinās.
Un šeit varbūt vajadzētu runāt par visu pilsētu, bet tas nav tieši tas, par ko mēs runājām ISO prezentācijā par ziemeļiem, Eyes on the North. Punkti, kurus es šeit vēlējos uzsvērt, ir tie, kurus mēs apspriedīsim arī šodien, izņemot lidmašīnu bāzes Kuji Forts, kas, ja nemaldos, tika pārvietots uz tuvējiem austrumiem, vai ne, Mirko? Tas ir tas, kuram vēlāk bija problēmas ar veļas mazgātavām. Jā, man šķiet, jā, tas. Man šķiet, ka Tā bija tieši Forts. Šeit gan tas bija 2024 gadā, Baidena administrācijas laikā, kad tas devās jaukā izklaides braucienā pa fjordu. Toreiz tas bija arī simpātiski, bija patīkami būt jūrniekam. Varbūt Amerikas Savienotajām valstīm, ASV jūras spēkiem, jo tu devies ceļojumā apkārt pasaulē. Pārējie elementi, kas ir palikuši, ir Joint Expeditionary Force, kas tagad ir viens no vietējās aizsardzības balstiem. Teiksim, ziemeļu reģiona aizsardzības, un tos vada Briti. Tāpēc par to mēs runājām arī citā tiešraidē. Tas ir, teiksim, tāds kā NATO, iekš-NATO attiecībā uz šo reģionu. Un tas ir Anglijas ieguldījums. Tas nav tik daudz par karavīru klātbūtni uz vietas, bet vairāk par vadību un Krievijas aktivitāšu uzraudzību jūras jomā. Tātad viss, ko Krievi dara jūras jomā, tiek novērots un līdzsvarots ar šīs Angļu vadītās koalīcijas palīdzību. kas ir nedaudz komiski, ja padomājam par to šodien, ņemot vērā Britu jūras spēku stāvokli. Lūk, tieši tāpēc, patiesībā tieši šī iemesla dēļ, teiksim tā, Angļiem ir daudz trūkumu, bet viens, ko viņiem nevar pārmest, ir pragmatisms. Proti, kad esi mazākumā un ir problēmas, tu centies veidot koalīciju. Tā nav mazsvarīga lieta, jo viņi nemēģina visu darīt paši. Viņiem tomēr nav tādu spēju, iespējams arī viņu vēstures dēļ, domāšanas veids, kā vadīt koalīciju, kas citām valstīm, Dānijai, Zviedrijai, Norvēģijai, Somijai, Nīderlandai, redzam pie rūtas, nav šīs spējas, proti apvienot visus sabiedrotos, sadalīt uzdevumus un darīt kopā. Ir pašsaprotami, ka, protams, arī Anglijas kuģu būves jauda tika atjaunota. Un tagad Norvēģijas jūras spēki ne tikai izmanto tās pašas fregates, bet ir iegādājušies arī jaunas fregates un tos pašus helikopterus. No Anglijas tātad Britu jūras spēkiem, bet darbojas pilnīgā saskaņā. Tas nozīmē, ka tagad Norvēģijas jūras spēkos izmanto angļu valodu, kad notiek kopīgas ekspedīcijas ar Angliju. Tātad nacionālās valodas jautājums ir pilnībā nolikts malā, lai izveidotu funkcionālu kopumu. Kas attiecās uz Krievu zemūdeņu medībām uz Sarkano oktobri, visi jautās, nu labi, bet ko tad šīs Krievu zemūdenes var izdarīt? Patiesībā tās ir tikai dažas, turklāt tās ir kodola zemūdenes. Tātad, protams, jau pats par sevi tas ir problēma. Bet problēma, kas vēl ir pievienojusies, ir visas Eiropas atkarība no zemūdens kabeļiem. Zemūdens kabeļi, kurus pastāvīgi uzrauga, pastāvīgi kartē Krievijas jūras spēki, jo hipotētiska kodolkara un pilnīga kara gadījumā. Viņi ļoti labi zina, ka viņiem nav tādu jūras spēju, lai varētu stāties pretī rietumu jūras spēkiem. Pirmā lieta, un varbūt arī pēdējā, ko viņi vēlētos darīt, ir sabotēt šos zemūdens kabeļus. Tādā veidā pāraujot visus sakarus starp Amerikas kontinentu un Eiropas kontinentu. Tad es piebildīšu, ka ir arī gāze, kas tiek iegūta Ziemeļjūrā. Un tās visas ir platformas, kas atrodas atklātā jūrā, tāpēc pretinieki tām var viegli uzbrukt. Gadījumā, ja kāds vēlās radīt maksimālu kaitējumu, mēs to esam redzējuši arī ar Irānu. Tad trauksmes līmenis ļoti atkarīgs arī no tām nacionalizētajām ieguvēm. Pilnīgi noteikti. Ne tikai Norvēģija, jo patiesībā visa Ziemeļa Eiropa īpaši gūst labumu no šīs ieguves. Jo Norvēģija pat par sevi ir maza valsts, tur dzīvo 5,5 miljoni iedzīvotāju, bet resursu ir daudz. Patiesībā valsts jau ir elektrificēta, un tai ir arī aizsprosti, tāpēc hidroelektrostacija jauda ir diezgan attīstīta. Norvēģijai nav tik liela vajadzība pēc šiem resursiem, kā piemēram energoietilpīgām valstīm, piemēram Vācijai, kurai tie nepieciešami smagajai rūpniecībai.
Vēlāk mēs redzēsim arī šeit uz šīs zīmes, ko es nofotografēju uz ielas, welfare ikebopen, kas nozīmē labklājība, nevis ieroči. Tā ir sajūta, kas kaut kādā ziņā, protams, nepazūd. Tā nav sajūta, kas būtu nekritiska, gluži pretēji, tā ir ļoti labi aspekti. Teiksim, loģikā, ka jābūt uzmanīgiem ar šo visu miljardu izmantošanu, ar to tērēšanu. Jums doma. Jā, protams, arī sarkanā jaunatne, tātad jaunie komunisti vairs nav gluži nekritiski. Lūk, attiecībā uz NATO bloku, jebkurā gadījumā šī ideja nav tikai sarkanās jaunatnes. Ne šeit Norvēģijā, ne Zviedrijā, ne Dānijā. Cik daudz tie nozīmē procentuāli? Ļoti maz. Maz. Teiksim tā, ka Rossi galēji kreisie partijas veido apmēram, es gribu minēt 4 vai 5%, tāpēc nav nekādas lielas, teiksim tā, viņu dienas kārtība nav īpaši aktuāla politiskajā līmenī vēlēšanās, taču tēmas, par kurām viņi runā radikāli, tik un tā tiek apspriestas arī citās partijās, piemēram, ekoloģiskajās partijās vai arī centriskajās partijās. Vai arī partijas, kas vēlas kritizēt valdības, sakot, labi, visi līdzekļi, ko mēs ieguldam ieročos, ir labi, bet padomāsim arī par sociālo labklājību. Tāpēc runāt par sociālo labklājību un ieročiem, vai pat ja neminēt vārdus labklājība vai ieroči, tāpat šī tēma šeit kļūst arvien nozīmīgāk. Jo viss, kas acīm redzami tiek izmantots militāriem izdevumiem un Skandināvijas valstu pārapbruņošanai, nevis Ziemeļvalstu, bet tieši Skandināvijas. Jo Somija bija gatava, bet tā vienmēr ir bijusi, tā ir dzimusi gatava. Somija pilnīgi pamatoti savas vēstures dēļ nekad nav pārtraukusi būvēt bunkurus pat ne 90. gados. Tātad mēs būvējām pūķus, viņi būvēja bunkurus. Lūk, izteiksimies tā. Tātad tās ir tēmas, kas ir saglabājušās un par kurām mēs runāsim arī šodien, teiksim īsi. Pirmais stāsts, ko es vēlētos izklāstīt, nav tieši saistīts ar Norvēģiju, bet tas tomēr radīja man interesi, jo runa bija par šo kuģi Ursa Major, Krievu kuģi, kurš tajā laikā, kā tika teikts, pārvadāja uz klāja lūkas, kas paredzētas kodola reaktoru pārsekšanai. Par šo Krievijas ledlauzi, šo megalomāno projektu, kas jau gadiem stāv nekustīgs Vladivostokas ostā, patiesībā tika atklāts, ka šis kuģis, kas tika sabotēts un nogremdēts pie Kartahenas, tātad pie Spānijas krastiem, nemaz nepārvadāja šīs lūkas. No Ukrainas puses visticamāk tā bija Ukraiņu sabotāža, vai ne? Šis stāsts izraisīja lielu rezonanci šeit Norvēģijā, jo tuvākais kuģis Ursa Major bija kravas kuģis Oslo Carrier 3, kā kuģis, kas bija reģistrēts Norvēģijā. Un viņi atteicās palīdzēt Krievu jūrniekiem, atteicās viņus glābt, atteicās uzņemt viņus uz klāju. Tātad blakus Ursa Major atradās Oslo Carrier 3. Tas ir noziegums, jo viņi atsakās. Tātad tā bija lieta, kuras dēļ Krievijas diplomātija, teiksim tā, izmantoja, es nevaru pateikt vārdu, kas man ir prātā, bet viņi izmantoja ļoti asu toni. Norvēģija tieši tāpēc, kad bija skaidrs, ka kaut kas nav kārtībā, un ja saliekot kopā 2+2, Oslo Carrier ir tuvu kuģim, kas tiek sabotēts, tu neuzņem jūrniekus uz klāju, kaut ko viņi slēpj. Tāpēc tam bija liela atbalsts šeit Norvēģijā, un patiesībā tāpēc domāju, tas ir šo lūku dēļ, bet tā nebija. Jo CNN pēc 2 gadiem no nekurienes publicē šo rakstu, kur tu vari atrast arī avotos, kurus es minēju. CNN raksts no 2028. gada 12. maija, dienu pirms Donalda Trumpa vizītes Ķīnā, kurā šajā ļoti garajā analīzē, kas ir pilna ar avotiem, tātad pamatīga izpēta ar ļoti nozīmīgiem avotiem. Tiek teikts, ka Ursa Major, jeb lielais lācis, saturēja reaktorus Korejas zemūdenē. Un Korejas zemūdenes tieši tajā laikā tika paziņots no Phenjans. Tad stāsts bija daudz nopietnāks, daudz vairāk, teiksim, kaut kādā veidā attaisnoja, kāpēc tas tika sabotēts. Un tāpēc arī pat Krievijas jūras spēki nolēma nogremdēt Ursa Majoru,
Jo arī to, kā saka CNN, Ursa Majora nenogremdējās pats no sevis. Lielais lācis tika sabotēts, mēs mēģinājām, Krievijas jūras spēki mēģināja to atgūt, tas neizdevās, viņiem izdevās to nogremdēt. Tas izriet arī no Spānijas izmeklēšanām, kas šobrīd cenšas noskaidrot, kas īsti notika. Un tiek citēts tieši kuģa kapteinis, Ursa Majora kapteinis, kurš paziņoja, jā, es pārvadāju kodolreaktors. Tad var teikt, ka es uz to uzdūros nejauši. Lūk, šajā stāstā bija vērts turpināt tam sekot, pat ja tas tieši neskar Skandināvijas valstis. Jo tas bija produkts Ziemeļkorejai, un iespējams arī Ķīnai bija interesi to uzzināt, ņemot vērā, ka Ziemeļkoreja tomēr ir neērts kaimiņš. Tas ir interesanti sekot līdzi, jo aizkulisēs notiek visādas dīvainas lietas. Šajā haosā, kas tagad valda, ir grūtāk sekot stāstam, kas ir tieši tev acu priekšā, nekā meklēt to slepenos avotos vai citur, jo ir ļoti liela neskaidrība. Tāpēc, jā, es teiktu, ka ja kāds sāk sekot pavadienam, ir interesanti paskatīties, kur tas aizvedīs, jo tu nekad nezini, kas notiks tālāk. Tas mūs noved pie citas tēmas, kas ir cieši saistīta ar Ziemeļvalstīm, proti peldošo Černobiļu. Šis būtībā ir projekts, tas, ko redzat augšā, kas izskatās kā ēka jūrā vai kruīzkuģis, neglīts. Tā ir ķīniešu barža, kurai būs jāuzņem 2 kodolreaktori, kas nav īpaši atšķirīgi no tiem, kas jau tiek izmantot Krievijas ledlaužos. Tagad šo ķīniešu baržu ir nogādājuši Sanktpēterburgas ostā, un tur tiks uzstādīti 2 kodolreaktori, ko ir saražojis Rosatom. Tagad jautājums ir šāds. Vai kodoldegviela tiks ielādēta Sanktpēterburgā vai Murmanskā? Šis ir jautājums, kas man dzīvojot Oslo, protams, ir aktuāls, jo es redzēšu to garām braucam. Brīdī, kad šis kuģis, šī barža sasniegs savu galamērķi, proti kādu nomaļu kalnraču ciematu Sibīrijā. Tātad to izvedīs no Sanktpēterburgas, tā šķērsos visu šaurumu, pabrauks garām Oslo, dosies augšup līdz Kirkenesai, tātad cauri visai Norvēģijai, un tad nonāks... Bet Murmanskā tur to piestiprina, vai ne? Tieši tā. Pēdējā laikā ir parādījušies video tiem, kuriem bija šaubas par to fregati, kas tika trāpīta dokā Sanktpēterburgā un tā tālāk, vai arī pavisam nesen ir publicēti video. Tieši tā, tātad Rosatom jau ir paziņojis, patiesībā Rosatomam jau ir jautāts, vai šie svētītie reaktori tiks uzpildīti ar kurināmo Sanktpēterburgā vai Murmanskā. Kā tas notika vienīgajā citā reizē, kad ir vēsturisks precedents, proti ar akademiku Lomonosovu, kas bija cita barža, taču ražot Krievijā ar padomi dizainu, un tika nogādāts Sanktpēterburgā. Tur tika ievietoti veci reaktori, jebkurā gadījumā modeļi ar padomju laika kodolreaktoru dizainu. Tomēr pirms urāna ielādes tās tika vilktas, tika nogādātas līdz Murmanskai, un tur tās tika ielādētas ar urānu, un pēc tam devās uz Sibīriju. Šoreiz, ņemot vērā, ka viņiem ir uzdāvināta šī lieliskā dāvana, proti nogremdēta Ursa Majors ar 2 kodolreaktoriem uz klāja, es ieliktos Krievu vietā un jautātu sev, vai man ir izdevīgi tos turēt tukšus un ļaut tai nogrimt, vai arī turēt tos pilnus un likt visiem baidīties, līdz es sasniedzu savu galamērķi. Ko tu darītu, Mirko? Bet es nevaru sadalīt risku, turklāt es nezinu, cik lieli tie ir un cik viegli tos var pārvietot ar sekundāriem pārvadātājiem. Taču noteikti tas, ka Ukraiņi... Bet paskaties, kāds mums arī čatā jautāja, vai esam redzējuši pēdējos Rubio paziņojumus par eskalāciju starp Krieviju un Ukrainu. Bet eskalācija tie ir Ukraiņi, kas atbild ar to pašu, ko dara Krievi. Un tagad, kad Ukraiņi to spēja, tas ir interesanti. Nē, šādi. Es domāju, jā. Tā kā runājām par Ziemeļvalstīm, domāju, ka viņš atsaucās uz Rubio komentāru par to, ka Grenlanda pieder Dānijai. Kāds te sakars ar Grenlandi? Pagaidām, jā, tas pagaidām... Kas ir interesanti. Jo tas sasaucās ar Krievijas televīzijas nostāju pēdējā nedēļā,
kur tiek teikts, ka Krievijas kaimiņi ir tie, kurus Krievija pati vēlas. Pašlaik, teiksim tā, viņi ir neatkarīgi, šī dalījuma paralēle ir interesanta. Tikmēr, kā jau teicu, ir publicēti video ieraksti. Šī bija korvete, nevis fregate, kas tika bojāta Sanktpēterburgā. Tomēr, piemēram, šodien runāju ar žurnālistu, kurš man tieši jautāja, vai zini, ka tagad Ukraiņi uzbruk Sanktpēterburgai? Visi runā par eskalāciju, vai ne? Es teicu, piedod, bet jau 4 gadus šeit viņus bombardē, uzbruk visur Ukrainā. Tas kļūst par eskalāciju tikai tad, kad Ukraiņi atbild. Ja kas tā ir taisnīgums, dubultie standarti, būtībā, vai ne? Tiešām ir dubultie standarti, ir bažas, ka Ukraiņi varētu spēt uzbrukt tieši tāpat, kā Krievi uzbruk Ukraiņiem, un to nedrīkst darīt. To nedrīkst darīt, vai ne? Labi. 4 gadi vienpusēji bombardēšanu. Tagad, kad pēkšņi šie tiešām spēja panākt rezultātu atbildi, kas ir gudra, kāpēc tas drons tika palaists Sanktpēterburgā? Kas pārsteidz, ja kurā gadījumā tā bija degvielas uzglabāšanas rūpnīca. Viņi to izdarīja speciāli laikā, kad tur notiek šis festivāls. Kas tas ir? Jā, tas ir... To sauc par Krievijas Davosu principā, tāds kā ekonomikas fórums, kurā šodien vai rīt Putinam jāierodas runāt. Tur dodas bijušie pedofīli, piemēram, Skots Riters, cilvēki, kuri apgalvo, ka viņiem ir Itālijas valdības nozīmīte, pat aizmirstot, ka viņi paši reiz bija Itālijas valdībā. Pirms 10 gadiem es atklāju šo interesanto lietu, ko varbūt cilvēki nav pamanījuši par visiem tiem, kurus redz, teiksim, paneļos. Piemēram, ārlietu ministrs vai Itālijas ekonomikas valsts sekretārs, kas viņš bija? Sekretārs. Nē, sekretārs, ANO inspektors un tā tālāk. Izrādās, ka tie visi ir praktiski viltoti tituli, kādā ziņā. Tie tādi bija pirms 20 gadiem. Bet tur es to ievietoju. Viņi ievieto formā it kā viņi būtu amatā, lai parādītu, skatieties, pie mums nāk pārstāvi un tā tālāk. Un skatoties sarakstu un pazīstot dažus cilvēkus, es nodomāju, kāda briesmoņu kolekcija. Jo viņi paņēma praktiski visus vistrakākos, tos, par kuriem visi zina, ka viņi ir pilnīgi ārā kā traki. Skots Riters ir viens no tiem, viņš ir viens no tādiem. Lai dotu priekšstatu, tomēr ir interesanti redzēt šo kustību un uzbrukumu, kas notiek tieši tad, kad viņi reklamē šo lietu. Varēja redzēt visus viesus, kas devās uz fórumu, un aiz viņiem bija cilvēki, melni dūmi. Kāpēc es stāstu šo lietu, kāpēc mums rūp, ka šie cilvēki tur dodās, kāpēc mums vispār interesē Sanktpēterburgas ekonomikas fórums, ko mēs pēc tam redzam notiekam? Valstis, kas patiesībā vēlas tirgoties ar Krieviju, ir maz. Un riskēt, jo, ja viņiem ir spēja uzbrukt šāda veida pasākuma laikā, tad viņiem ir spēja trāpīt arī dokiem un tā tālāk. Nu, šo kuģi es neredzu tik labi. Nē. Jo īpaši tāpēc, ka šajā pasākumā, kā katru gadu, šogad arī Putins šķiet piedalīsies, tāpēc tas nav otršķirīgs notikums. Tāpēc ir vēl satraukums, jo, protams, kā lai saka, Krievu puse, Krievu komponente attiecībā uz šo jautājumu, uz šo kodoldegvielas stāstu. Paldies! Visticamāk, viņi nesniegs atbildi. Visticamāk, kas notiks, ir tas, ka viņi neko neteiks, būs iztukšoti, viņus uzpildīs kurināmo Murmanskā, kā to darīja pēdējo reizi, kas jebkurā gadījumā ir Murmanskas bāze. Bet nav jau kurināmais tas, kas ir vērtīgs, tie ir šie, kas ir vērtīgi. Cik maksā kurināmais par kilogramu, salīdzinot ar šiem dzinējiem? Tad, ja tu riskē, tu zaudē dzinējus, teiksim, ka tie dzinēji... Teiksim to. Tas, kas, protams, interesē valstis, kuras pēc tam redz, kā šī Černobiļas peldošā elektrostacija ietām garām, iespēja, ka pēc tam varētu būt diezgan nozīmīgas radioaktīvas noplūdes. No šejienes mans piedāvājums, mana hipotēze, kā lai saka, priekšlikums dot virsrakstu šim I don't want to set the world on fire, kā tajā Fallout dziesmā.
jo tika runāts par radiāciju. Tāpēc tas bailes, kas pastāv attiecībā uz valstīm, kuras būs nākamās, tad Baltijas valstis un Ziemeļvalstis, ir tas, ka ja tā tiks nogremdēta ar šo kodoldegvielu uz klāja, būs problēma. Būs nopietni vides bojājumi. Tātad tu zini vairāk par mani, Mirko, vai apkārt ir daudz krievu kodola zemūdeņu vai arī amerikāņu? Vai kādreiz ir noticis negadījums ar reaktoru, kuram pēc tam bija degvielas noplūde? Nu, skatiet, šeit būtu vajadzīgs ātoma advokāts, bet es nedomāju, ka degviela reaktoriem un tā tālāk, ja tā nonāk zem ūdens, es nedomāju, ka tai pašai par sevi būtu liels lādiņš. Mēs vienmēr pārspīlējam par to. Tas tiek pat apstrādāts ar rokām. Tu vari paņemt stieni rokās pavisam mierīgi, protams, uz īsu brīdi. Es to domāju šādā nozīmē. Ko? Tad es to domāju tiešā nozīmē. Jā, tu vari to paņemt uz īsu laiku un tā tālāk. Tas ir jautājums par laiku. Jāskatās, cik daudz tā izkliedējās, kāda veida kurināmais tas ir, kāds ir tā sabrukšanas rezultāts un tā tālāk. Ja tas nonāk zem ūdens, 500 metru dziļumā zem ūdens, tad tas tur ir izolēts. Problēma papildus pašai lādiņai ir arī atgūšanas neiespējamība. Jo, ja kaut kas notiek ārpus Norvēģijas krastiem, kur ir nesasniedzami dziļumi, kāds ir rezultāts? Vēl drošāk. Es to saku. Skaties, esmu daudzus tiešais veidojis kopā ar Atmos advokātu. Ja šis kuģis nogrimst 500 metrus zem ūdens, nekas pilnīgi nenotiks. Lādējums, tas sabrukums, kas ir tajā kurināmajā 500 metrus zem ūdens, lielāks risks ir, ka kāds aizies to paņemt citu iemeslu dēļ, nekā risks pats par sevi. Tas pilnīgi neko nenodara. Bet es domāju, ka tas vairāk ir žurnālistu izdomājums un cilvēku bailes tajā reģionā, bet es tev apliecinu, ka pilnīgi nekas nenotiks. Jā, ziņas sāk šeit izplatīties. Tātad par to tika runāts, un tagad Sanktpēterburgā ir ieradies pirmais kodolreaktors, tāpēc būvniecība turpinās, to nav apturējis karš Ukrainā. Tātad Rosatom turpina būvēt šos reaktorus. Un attiecīgi arī vietējie un nacionālajie laikraksti sāk runāt par šo stāstu, bet bez jebkādas izpratnes. Tagad es gribu pateikt muļķību tev, bet viņi taču neiedarbina tos reaktorus tur uz kuģa, vai ne? Viņi tos aizvedīs turp un iedarbinās tur? Nē. Tad tas ir tikai inerts materiāls, kam ir lādiņš. Nē, problēma ir tieši šajā, es neteikšu vairāk par to, ko zinu un kas ir teikts. Problēma ir tieši šajā, ka Murmanskā tika aktivizēts, kad 2018. gadā runa bija par akadēmiku Lomonosovu. Tas tika aktivizēts Murmanskā, bet Sanktpēterburgā. Pastāv risks, ka šoreiz tas tiks darīts Sanktpēterburgā, nevis Murmanskā, lai pārbaudītu šos reaktorus pirms to nosūtīšanas uz Sibīriju. Risks, protams, no tehniskā viedokļa, viņi to prot, viņi to var izdarīt. Sanktpēterburgā, jā, nē, mēs to nezinām. Taču no Krievijas puses, protams, netiks paziņots nekas par spējām to izdarīt, vai par to, vai tas ir izdarījis vai nav. Tieši, lai izvairītos no teikšanas, nē, viss kārtībā, tas ir tukšs, jūs varat nogremdēt arī šo. Tātad, teiksim tā, risks ir tāds, ka reaktori tiks iedarbināti Sanktpēterburgā, nevis Murmanskā, lai tos pārbaudītu. Redzēsim. Es tikmēr uzrakstīju romānam, redzēju, ka viņš ir tiešsaistē, tāpēc, ja viņš man atbildēs, es viņam pajautāšu. Bet vai šī lieta ir bīstama vai nē? Cik es zinu, katru reizi, kad Lūk to ir skaidrojis, ar vienkāršu materiālu nepietiek. Teiksim tā, nevienam nav vēsturisku precedentu, jo vienīgā reize, kad šāda tipa barža tika vēsta no Sanktpēterburgas uz Murmansku, bija 2018. gadā. No tā, ko esmu lasījis, 70. gados bija amerikāņu projekts, kurā bija kuģis, kas tika pārveidots, teiksim, pārbūvēts, lai varētu iegūt reaktoru un elektrificēt Panamas kanālu. Tātad tas bija projekts, kas radās 60. gados un beidzās 70. tāpēc nav daudz vēsturisku piemēru. Protams, arī 2018. gads nav.
Nē, paskaties, viņš man tikko atbildēja, saka, ka nav nekādu briesmu. Tas nav jautājums par neobjektivitāti vai objektivitāti, Marks Ronsons. 67,586. Tas ir jautājums, tas ir zinātnisks jautājums. 100 kg materiāla, kas iznāk no pāris simtiem metru zem ūdens, un radiācija pat nespēja izplatīties. Tas atkarīgs arī no materiāla, bet sabrukšanas ātums nav garantēts, tas ir ļoti liels. Redzēt, kad runā par kodolenerģiju, visi baidās un dzird šādas lietas. Nav nekādu briesmu, ja Ukraiņi to uzspridzina, jo tas materiāls pats par sevi nesprākst. Nav tāda līmeņa, lai varētu izraisīt sprādzienu. Noteikti būtu ļoti sarežģīti visu to izcelt. Manuprāt, lielākais risks ir tas, ka tas viss paliek zem ūdens. Un kāds vēlāk varētu to izcelt ārā. Jo atstāt to, tur ir īstais risks, nevis piesārņojuma risks, bet risks, ka kāds to varētu nozagt. Īpaši, ja dziļums nav liels. 200-300 metru dziļumā to var izcelt gan arī jebkurš. Irāna, Ziemeļkoreja būtu daudz cilvēku, kuriem šāda veida lietas interesētu. Jā, notiek tāpat kā Rusu majori, kur šie kodolreaktori, par kuriem mēs pat nezinām, vai tie vispār tika testēti vai nē, tad Spānija, jebkurā gadījumā visi tie spāņu izmeklētāji pēc oficiālajiem avotiem apgabalā nav konstatēts nekādas izmaiņas radiācijas līmenī. Tad šajā gadījumā tas ir izplūde, kā tu un ātoma advokāts sakāt. Tas nav tāda veida, kā lai pasaka, starojums, kas radītu problēmas. Protams, tas ir citādi, ja par to runā kā par kaut ko ļoti tālu. Mēs redzēsim, kā tas mums pabrauc garām, tāpēc avīzes jau sāk nedaudz uzkurināt šo stāstu. Tāpēc ceru, ka ātoma advokātam ir taisnība, un es tevi informēšu, Mirko, kā viss attīstās. Šeit viņi prasa dažādas lietas, ne tikai vārdu 1260, vai mēs esam 500 metrus virs vai zem zemes, zem ūdens. Pirmkārt, līdz 100 vai 120 metriem var nokļūt arī ar tehnisko niršanu, arī brīderiem un tā tālāk, nirēt un mierīgi tiek. Pārējā gadījumā ir kuģi, kas mierīgi var nokļūt arī līdz 2000 metriem bez lielām problēmām. Paskaties uz pēdējiem, kas apmeklēja, kāds bija tas modelis Titanika nogrimšana un tā tālāk, ja nemaldos, tas bija virs 2000 metriem. 2, 3, 400 metros nav tik grūti aiziet un atgūt materiālu, nevis visu gabalu. Tas nozīmē, ka tu jau neizceļ kuģi, bet pietiekami, lai ar laivu varētu iekļūt iekšā, lai kaut ko atgūtu un tā tālāk. Luka Romano man apstiprina čatā. Nē, nekas nenotiek, tu vienkārši nonāc ūdenī, tas arī viss. Tas nozīmē, ka tev praktiski būtu jāapskauj tas materiāls zem ūdens un jāpaliek tur visu dienu, to tur auklējot, un varbūt tev palielinātos, tev palielinātos vēža iespējamība. Liels paldies! Labi. Ja šajā apgabalā tiek noķertas 3 acu zivis, Tāpat, ja pēkšņi palielinās zivju skaits vai Ziemeļjūras sardīnas kļūst tik liels kā haizivis, tad par to var runāt. labi, tad tie tiešām bija visšokējošākie elementi. Spēcīgas reakcijas šoks, kas bija šajā periodā, šajās dienās, lūk, kas sāk parādīties ziņās un kas noteikti ar 1000% pārliecību nonāks arī Itālijā, un tad būs kodola katastrofa. Tad mēs jums to sākām stāstīt. Es jau redzu visus youtuberus ar atomsēnes attēlu uz vāka un ar izvalbītām acīm. Tad tu paskaties to lietu un atklāji, ka tur pilnīgi nekā nav. Pagājis, mamma mia. Tātad, Turpinot, kopā mēs arī strādājām pie šī īsfilmas par dīvaino dronu gadījumu Dānijā, kā to bija nosaucis viens no taviem sekotājiem, proti par dronu Dānijā. Tātad tā ir stāsts par to, kā no 2025. gada 22. līdz 29. septembrim tas praktiski paralizēja. Visas Dānijas civilās lidostas un arī dažas militārās lidostas Dānijā. Un tas ir stāsts, kas tur arī sākās un beidzās būtībā. Jo pēc tā laika posma, tās nedēļas 10 dienām, kad notika vairāki ielidojumi, Panika, cilvēki, kas zvanīja policijai, ak Dievs, pilnīgs klusums.
Tas vairs nenotika tādā mērogā. Taču jau pienākot 2026. gada jūnijam, vēl joprojām nekas nav zināms. Tas ir klasificēts kā hibrīdu uzbrukums Krievu, taču bez pierādījumiem. Nav neapgāžamu pierādījumu. Lūk. Visa palaišanas izcelsme joprojām nav zināma. Iespējams, kravas kuģi tika pārmeklēti. Jā, mēs pārmeklējām kravas kuģus. Labi, bet patiesībā pēc tam šīs pašas pārbaudes tika kritizētas, jo tās bija virspusējas. Iespējams, tie, kas vairāk zina par komerciālo kuģošanu, saprot, ka, protams, pārbaudes, kā tās tiek veiktas, ir virspusējas. Pretējā gadījumā tiek zaudēta vērtība, tiek zaudēts laiks, ir jāmaksā pārāk daudz personālam, un tāpēc tas ir saprotams. Nav tā, ka tur iekšā tu 50 dronus, ja viņi palaiž 3, lai radītu troksni, tie aizlido tur, tad iekrīt ūdenī vai naktī pazūd. Proti, tos ir grūti pārtvert. Un tāpēc pēc instrukcijas, jo nav vainīgo, nav dronu, nav nekā, nav saprast, no kurienes tie tika palaisti. Un, protams, kā jau teicām, Dānijas valsts ir skaista un dārga, tai ir arī savas iespējas, bet tai nav protokola visam. Un jau iepriekš saku, šāda veida situācijā iesaistes protokoli, gan civilie, tātad policijas, gan militārie, tika izveidoti pēc šī iebrukuma. Lai mēģinātu sākt ieviest kārtību, saprast kaut kādu koordināciju. Pat tikai, lai saprastu, kāda veida drons tas ir, sākt saprast, kā to identificēt. Vai tas ir komerciāls drons ar mazu darbības rādījusu, un tādējādi, vai tas ir bīstams. Tāpēc nav nepieciešams izsaukt militāros, nav nepieciešams izsaukt gaisa spēku F-35 lidmašīnas. Bet tas ir kaut kas, ar ko varētu aprīkot policiju, lai viņi varētu ar to tikt galā. Un, protams, pirmais, ko viņi izdarīja, bija steidzami iejaukšanās. Zelenskis, viņi sazinājās ar Ukrainu. Patiesībā Ukrainu Zelenskis devās piedāvāt atbalstu šajā jautājumā, tāpēc ukraiņu speciālisti palīdzēs ar aizsardzību pret droniem. Viņi devās uz Dāniju, lai apmācītu dāņu kolēģus, kā rīkoties šādās situācijās. Jo, atkārtoju, viņi pat nemēģināja tos notriekt. Tieši tāpēc, ka nebija nekādu bojājumu, nekādu pārkāpumu. Tātad policija mēģinot tos notriekt, varēja nodarīt vairāk ļauna, nekā vienkārši ļaujot tiem turpināt darboties būtībā. Paldies! Jautājums, kāpēc viņi pieņem, ka tie ir Krievi? Man šķiet, ka marsciešiem nav šādas intereses vai tehnoloģijas, parasti viņi izmanto gaismas debesīs. Tie varēja būt Ukraiņi, bet kāpēc? Tāpēc, ka viņš skatās, nevis es skatos. Scenārija tādā ziņā. Vispirms izskaidro problēmu, tad pārdod risinājumu, bet arī, lai atkal pievērstu uzmanību vai brīdinātu par Krievijas draudiem, to var darīt jebkurš, nav teicis, ka tas noteikti ir valdības jautājums. Tas var būt arī pāris viltīgi cilvēki, kuri vienkārši grib kaut ko izraisīt, vai ne? Un es teiktu, ka tas ir izdevies. Visi scenāriji ir jāizvērtē, kamēr nav pierādījumu. Neviens nevar pilnībā izslēgt neko. Citādi sanāk kā ar Nord Stream gadījumu, kur visi saka, nē, tie bija Krievi. Es kādreiz tiešraidē uztaisīju tabulu un teicu, skaties, Krieviem izdevīgo scenāriju ir tik maz, ka tas būtu tā, it kā viņai paši sev pistoli mutē ieliktu. Man šķiet maz ticams, ka tie bija viņi. Daudz ticamāk, ka tas bija kāds komanda, kas tur gāja garām. Jo pamanīju, ka šis gadījums ir pazudis no uzmanības loka. Citi bija vairāk, teiksim, saistīti ar reālām lietām, piemēram, MiG lidmašīnas, kas pārkāpa gaisa telpu, tur bija daudz vairāk pierādījumu. Lūk, palika droni, bija maršruti un tā tālāk. Šajā gadījumā viss radās un uzsprāga kā burbulī. Nebija daudz pierādījumu. Teiksim tā, tiek norādīts uz Krieviem, jo tas ir, kā lai saka, nevalstiskie dalībnieki, kas spēj veikt šāda mēroga hibrīdu uzbrukumu. Jo mēs nerunājam par vienu dronu lidostā, mēs runājam par to, ka vienlaikus nedēļas garumā 3, 4, 5, 6 lidostās, gan civilajās, gan militārajās, notiek šādi uzbrukumi. Tātad pastāv koordinācija, kas... Tur ir izvietoti diezgan daudz cilvēku.
Vai arī dažas kuģi. Vai arī dažas kuģi, tur pietiek, proti viens. Tie droni tur var izlidot pat no mazas laiviņas, kas dodas zvejot. Nav tā, ka tur kaut kas īpašs vajadzīgs, tu to uzstādi uz vietas un dodies. Dānija, es teiktu, ir ļoti labi piemērota šāda veida iebrukumiem. Tā ir ideāla vieta tieši šādām lietām. Tas ir mazliet kā ar dronu Rumānijā, vai ne? Tā pati vēsture. Arī tur tā ir interesanta vēsture. Jo es pēdējo 2 gadu laikā esmu to uzraudzījis, arī ar tiešiem pieslēgumiem no notikuma vietas. Caur, teiksim, kopīgiem draugiem uzzināja, ka droni tomēr nonāca Rumānijā, bet rumāņi ļoti labi zināja, ka tās bija kļūdas, vai tos bija notriecis lukarīni, vai arī tie jau bija traucēti, vai arī tās bija tiešas Krievu maršruta kļūdas. Atšķirība no pēdējā gadījuma ir tieši šajā. Šis savukārt tika novērots, ka tas sekoja reljefam, veica maršrutu, kāds tam bija jāveic, tad tas vēl nebija traucēts. Kaut kas jau ir traucēts, novirzās sāņus, to atrodas 100 kilometru attālumā. Tas nesako reljefam, tas pārvietojās pa iepriekš noteiktu maršrutu. Tieši šī ir tā atšķirība. Ir arvien vairāk iepriekš plānota eskalācija. Tas ir mazliet kā tad, kad 3-4 mēnešus pirms nekārtībām Baltijā tika atrasti daži Krievu droni ar poļu, lietuviešu un ārvalstu simkartēm. Un viņi jautā, kāpēc viņi Ukrainā izmanto dronus ar poļu, ārvalstu, lietuviešu simkartēm. Tie vēl bija izmēģinājumi stadijā, lai pārbaudītu, vai var izmantot pretinieka telefonu sistēmu, principā. Pretinieka tīklu, ko darīja arī otra puse, to darīja gan Ukraiņi, gan Krievi savstarpēji. Paldies! Tātad, teiksim, šo var uzskatīt par noslēgtu, šo hibrīdo uzbrukumu, kur patiesībā nemaz nav zināms, kurš to īsti izdarīja. Bet pirksts jau ir pavērsts, mēs jau zinām pret ko, pēc loģikas, nevis aizspriedumu dēļ. Jo tad kāpēc Ukraiņiem nevajadzētu darīt ko tādu? Jo tādā veidā viņi riskē zaudēt Dānijas atbalstu. Un tas ir viens no valstīm, kas sniedz vislielāko atbalstu. Es pēdējos gados bieži esmu bijis Kopenhāgenā, un tur tas ir. Tur tas ir valsts iestāžu ēkās, tātad parlamenta ēkā un droši vien vēl kādā citā ēkā, kur gan es precīzi neatceros. Bet vienā pusē Dānijas karos, otrā pusē Ukrainas karoks. Un tur tā arī paliek. Viņi to nemaina pret kādas citas valsts karogu. Tā ir spēcīga atbalsta izpausme. Tātad šāda rīcība būtu kā pašgols, kam nav nekādas jēgas raugoties loģiski, jo tu nevari iegūt neko vairāk no valsts, kas tevi jau atbalsta. Es tev to saku, tāpēc, ka bieži vien ne visas Ukrainas darbības tiek koordinētas no valsts puses. Piemēram, uzbrukums Iļušin 25, kas atradās Baltkrievijā, notika tāpēc, ka Zelenskis to pat nebija pavēlējis. Patiesībā viņš viņus apturēja, lai novērstu eskalāciju. Uzbrukumu pašam Nord Stream veica komanda, kuru finansēja Porošenko, citi, Zalūžņīs un tā tālāk. Tas nozīmē, ka viņam nav pilnīgas kontrolas par to, kas notiek, teiksim tā. Piemēram, kad es taisīju tiešraidi par GUR pret iekšējiem dienestiem, pret militāriem izlūkdienestiem Ukrainā, kamēr Buda to nedara, viņš runāja ar Krievijas dienestu vadītāju. Neatceros, vai tas bija no Abu Dabī vai Katarā, kām tur bija. Apvienotie Arābu Emirāti. Viņi veic atentātu pret Krievu vietnieku. Es neticu, ka tas bija Buda vai Zelenskis, kāds cits ar citām vīzijām un tā tālāk. Tur ir dažas iekšējas lietas, lūk. Nav tā, ka viss ir tikai Zelenskis. Nē, viņam nav tik detalizētas kontrolas par to, ko dara daudzas, teiksim, frakcijas tās augtās, kas ir Ukrainā. Viņš nesaprata to par Baltkrieviju. Kādu dienu Ukraiņu drons aizlidoja un praktiski trāpīja Krievu AVAKS Baltkrievijā. Un parādījās video, tad izrādījās, ka, kad Zelenskis par to uzzināja, viņš bija pret to. To stāstu mēs uzzināsim tikai pēc 10 gadiem, ja mums paveiksies. Jebkurā gadījumā šo slaidu es vēlējos pievienot, lai dotu, teiksim, vizuālu elementu tam, kas ir no vienas puses amerikāņu uzmanība. No Grenlandes, kas ir sava veida cepure tieši virs Amerikas kontinenta,
par kuru slavenā kodolkara gadījumā balistiskās raķetes, jebkas, kas tiktu palaists no Krievijas, ietu tieši pāri Grenlandai un pāri Islandai. Papildus agrīnajiem brīdinājumiem. Tātad brīdinājumi, kas pienāktu arī no NATO valstīm šajā gadījumā par palaišanu no tām bāzēm, kas atrodas Eiropas Krievijā. Bet, kas attiecas uz Āzijas Krieviju vai pat Ķīnu, Amerikai ir jābūt acīm un ausīm vērstām uz to, kas notiek no Aļaskas, Kanādas un arī Grenlandes puses. Tātad šī ir Amerikas strateģiskā interese, jo viņiem ir jāzina, kas notiek. Un tāpēc kaut kādā veidā jānodrošina kontrole pār Grenlandi. Un tas ir ticis iekļauts arī pēdējā izlūkošanas ziņojumā, proti Dānijas karalists izlūkošanas pārskatā 2025, kurā vienlaikus pirmo reizi Amerikas Savienotās valstis vairs netiek uzskatītas uzticams partneris, sabiedrotais, bet es to saku pozitīvā nozīmē, neusticams partneris, piedzēries draugs. Tad nepretinieks tomēr, jā, tāds ir. Mazliet apgrūtinoši jaungadā. Tieši tā. Problēma ar šo apgrūtinošo onkuli jaungadā ir tāda, ka, kad janvārī viņš teica, ka viņam vajag Grenlandi. Es neuzticētu 3-gadīgo bērnu jaungadā, kamēr uz brīdi leju dzirstošo vīnu. Lūk, tieši tā. Ja vien tas bērns tiešām nav. Comunque, jebkurā gadījumā viss šis stāsts par Dāniju no vienas puses, diplomātiskajā pusē, viņi ir saglabājuši miermīlīgu un pacifistisku valodu. No otras puses, vēlēšanu kampaņu laikā februārī un martā viņiem tas izspruka nacionālajā televīzijā, ka viņi jebkurā gadījumā bija nosūtījuši uz Grenlandi sprākstuvielas, lai sabotētu nosēšanās joslas asins maisus ievainotajiem. Un, protams, speciālie spēki, kuriem šīs lietas vajadzēja izmantot. Un tāpēc, jā, pacifisti vārdos, bet praksē tomēr bija reāla sagatavošanās gadījumam, ja notiktu īsts uzbrukums no Amerikas Savienotajām valstīm, lai ar spēku pārņemtu Grenlandu. Par laimi šī lieta vēlāk norima, un tagad tas ir gandrīz kā kaimiņu strīds daudz dzīvokļu mājā. Bet janvārī Dānija bija gatava fiziski aizstāvēt Grenlandi. Nevis tikai ar vārdiem, es to zinu. Viņi bija dubultojuši savu cilvēku skaitu Grenlandē no 12 līdz 24. Esmu pārliecināts, ka tas būtu apturējis amerikāņus. Starp citu, arī citas valstis bija ļoti atbalstījušas Dāniju, katra nosūtot 4 cilvēkus un pēc tam 2 dienas vēlāk atsaucot viņus, vai ne? Slovēnija tiešām. Es teicu, ka visnopietnākais, ko esmu redzējis no Dānijas puses, bija burtiski parlamentārietis, kurš pasūtīja trago pie vēlna. Par Dānijas spēku skaitiem mēs neko nezinām un iespējams arī neko neuzzināsim. Attiecībā uz sabiedroto atbalstu viņi vismaz parādīja, ka bija atsevišķi, ka viņi neko nezina par Grenlandi. Tāpēc arī tas nozīmē, viņš saka man, Itālijai vai jebkurai citai valstī, ka, manuprāt, Itālija pat nevienu nav nosūtījusi. Bet arī Zviedrija, Norvēģija, viņiem nav ne jausmas par geogrāfiju, par klimatu, par Grenlandes klimatu. Jo viņi tur nekad nav bijuši. Viņiem nav ne jausmas. Un no šejienes tā izskatās maza, bet Grenlandes plašums pats par sevi ir nāvējošs, arī temperatūra dēļ. Tāpēc tas, ko pēc tam varēja darīt, patiesībā nebija tieši konflikts ar amerikāņu spēkiem, kas visticamāk nozīmētu vairāk nāves no augstuma nekā no lodēm. Bet tieši diversijas un dzīves apgrūtināšana viņiem bija galvenais mērķis. Kamēr kāds no Amerikas kongresa varbūt pamodās vai atapās un teica, pagaidi, parunāsim par to, jo šis stāsts nav īpaši amerikānisks. Lūk, tas nav īpaši patīkams mūsu acīm, kas ir pieradušas pie citādāk. Mirtkodolu uzbrukuma dēļ, nē. Mazliet tā, kā tie laikā mēdz teikt. Tieši tā. Gdaņskas. Tātad šis stāsts, diemžēl, kā lai saka, ir parādījis zināms ierobežojums, ir parādījis, ka Skandināvijas valstis šobrīd vispār neusticās Amerikas Savienotajām valstīm. Lūk. Arī no militārā viedokļa, ja šodien pēdējās militāra persona intervijās
Norvēģija. Tātad tie, kas ir NATO jau no paša sākuma, kas tikko pievienojušies, saka visu mūžu, ja tu man būtu jautājis, ja notiktu uzbrukums vai atnākt amerikāņi, es būtu atbildējis, jā, pilnīgi noteikti. Tagad es saku, varbūt. Tad šobrīd noskaņojums ir tāds, mums pašiem jātiek galā. Nezinu, vai tā bija Trumpa stratēģija. Ja ak Dievs, Trumps redz, ka viņi ir vāji, viņš to uztver kā iespēju. Ja viņš redz, ka ir pretestība, varbūt viņš saka, ka tagad viņi paši kaut ko dara. Kas ir tas, ko amerikāņi it kā grib, vai vismaz saka, ka mums jāiztērē vairāk un tā tālāk. Bet nekad īsti nav skaidrs. Attiecībā uz Grenlandi situācija ir nedaudz citāda, jo tā ir daļa no Amerikas kontinenta, tāpēc viņu skatījumā tā ir daļa no viņu, teiksim, America First politikas. To gan grenlandieši un dāņi ir ļoti labi sapratuši. Viņi jūtas tā, it kā kāds gribētu paņemt kotleti no viņa šķīvja. Un tas nav jautājums par to, ja tu neapbruņosies, es tev nepalīdzēšu. Tas attiecas uz kontinentālo Eiropu. Attiecībā uz Grenlandi tas ir vienkārši. Nē, tā ir mana. Proti, tev ar to nav nekāda sakara. Tu esi Eiropā, mēs esam Amerikā, Grenlandi ir amerikāņi. Šī ir doma, kas šeit ir pieņemta. Pareizi vai nepareizi? Mēs neesam Zini, kāds ir Trumps? Viņš pirmo reizi ieraudzīja pasaules karti, viņš paskatījās, kas ir ap Ameriku. Kanāda, mana, Grenlande, mana, Kuba, Belindo, tur ir arī Venecuēla. Viņš burtiski paskatījās uz pirmajām lietām, ko atrada. Kad es redzēju, ka viņi sāka finansēt separātistu kustības Kanādā. Arī Grenlandē. Lūk, jā, bet Grenlandē tas jau ir grūtāk, tā ir ļoti maza kopiena, finansējumi un citas lietas uzreiz tiek atklātas. Un tagad šī lieta ir turpinājusies. Patiesībā tā ilga ļoti īsu brīdi. Parunāsim par to, tad uztaisīsim nelielu pauzi, jo ir dažas jaunas ziņas par mūsu lietotni, vai arī tie, kas neko nezin par mūsu lietotni, to drīz uzzinās. Krievu traucēšana un gaisa telpas izmantošana augšā. Tā ir ļoti apspriesta tēma. Mēs esam veidojuši dažādus īsos video par to. Nezinu, vai esi redzējis arī Fontānas pētījumus un tā tālāk. Es to saku jau sākumā. Ne visi dronu pārvietošanās gadījumi ir izskaidrojami ar Krievijas radītajiem traucējumiem. Tā tad ir arī nedaudz baltiešu un ukraiņu viltības. Lidot ļoti tuvu robežai vai izmantot starptautiskos noteikumus savā labā. Proti, ja mani droni lido Igaunijas teritorijā, Krievijas S-300 operators nevar palaist raķetes Igaunijā, lai tos notriektu. Tātad šīs lietas tiek bieži izmantotas, to pašu darīja arī Krievi, tas nav nekas jauns, ko būtu izdomājuši ukraiņi. Uzbrukumi ar planējošajām bumbām vai Krievijas droniem ir sasnieguši pat Polijas robežu. Bet kādu maršrutu tie izmantoja? Atrodiet vecās tiešraides, kādu maršrutu tie izmantoja? Tieši to pašu maršrutu gar Baltkrievijas un Ukrainas robežu. Tātad ir zināma divdomība un viltības, teiksim tā, tomēr notiek liela aktivitāte. Pilnīgi noteikti. Tātad tās, kuras es šeit ievietoju kā fotogrāfijas, ir no visvairāk skartajām zonām. Protams, Kaļiņgrads eksplāvs ir kļuvis par lielu problēmu no traucējumu viedokļa, jo visa šī zona tagad ir pilnīgi nenavigējama. Tāpēc tas ir ļoti grūti gan visiem civilajiem lidojumiem, gan arī kuģošanai. Tātad tas tiešām ir kā nagla pašā Polijas vēlēšanu stāstu un Lietuvas vidū. Šī ir karte somu valodā, jo es to paņēmu no somu raksta. Un nesen ir bijuši ukraiņu droni, kas ir nogāzušies. Tas ir Somijas teritorijā. Un Somijas oficiālā versija ir tāda, ka tas noticis dēļ traucējumiem, džeminga. Paši Somi par to publiski diskutē. Varbūt tev, Mirko, ir kādi avoti, teiksim, nedaudz vairāk, ne? Zini, es pat nebiju sekojis tiem somu avotiem, piemēram, X platformā Osiņta avoti gandrīz nemaz par to nerunā. Viss bija koncentrēts uz Lietuvas valdības jautājumu, droni Lietuvā un tā tālāk. Lūk, problēma īpaši ar Somiju ir tāda, ka tā ir valsts ar nelielu. Bet atvaino, man šķita, ka tas bija neizbēgami, jo, piemēram, kad viņi devās uzbrukt Sanktpēterburgas kuģu būvētavām, viņi devās gar šo krastu.
šeit apgriezās, bet šeit nē, viņi nenonāca tieši. Dažos gadījumos viņi izvēlējās šo maršrutu, lai uzbruktu naftas laboratorijai, bet tie, kas devās uz dokiem, nejauši devās gar Somijas krastiem. Bet es nezināju, ka tur kaut kas bija nonācis krastā. Jā, nē, tā ir nesena lieta, bet ar to apgājās tāpat kā ar kaimiņu puiku papīra lidmašīnu. Tie tikai puiši, nekas nopietns. Jo Somija, runājot par Ukrainu, ļauj jums pašiem izlemt, viņi apzinās, ka viss, ko Ukraina cenšas darīt, ir, lai vājinātu Krieviju. Un Somi ir apmierināti. Tas, par ko tagad Somijā tiek diskutēts nedaudz publiskāk, vismaz pēc tā, ko es lasīju. Jo arī valoda man, somu valodu es nerunāju, tāpēc somu valoda man ir papildus grūtība. Es varu lasīt, es varu saprast zviedru, dāņu, norvēģu valodu, bet somu valoda ir no citas valodu saimes. Tas, kas tomēr apbalsojas no Somijas līdz šejienei, ir tas, ka šie ukraiņu droni ir nokrituši. Nav skaidrs, vai tie tiešām jau ir tikuši apbruņoti, kur atradās šo traucējumu avots. Kāpēc tas nevarēja būt Kaļiņingrada? Kāpēc tas nevarēja būt Sanktpēterburga? Tiek pieļauts, ka tās ir tās pašas kuģi, Krievu kuģi. Tātad spoku flote vispārīgi runājot, Krievu naftas tankuģi, kas ir tikuši aprīkoti. Tagad arī ar traucētājiem, lai radītu traucējumus visos reģionos, kuros viņi dodas kuģot, jo Krievijai ir interese traucēt, tātad radīt traucējumus šajos reģionos. Tātad pēc oficiālajiem Somijas avotiem tas varētu būt arī traucēšana. Tas nāk no kuģiem, no Krievijas naftas tankuģiem, un tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc es pievienošu šo attēlu blakus. Tas ir Norvēģijas ziemeļi, un visa sarkanā zona ir Norvēģijas teritorija. Kirkenese, jeb Kirkenese, kā to saka, vai mēģina izrunāt, kā to saka Norvēģi. Tātad Norvēģijas iekšējā teritorija, kur pārvietojas aviācija un civilie kuģi, jau ir pilnībā pakļauta traucējumiem, tāpēc jāizmanto borta instrumenti. Jo GPS šajos reģionos ir pilnīgi neusticams, un tā tas ir jau pāris gadus, tagad tas ir kļūst pilnīgi neusticams. Pagaidī. Bieži kāds man jautāja, kas notika ar dronu Horvātijā. Tas bija 2022. gadā kara sākumā. Nē, tas kļuva zināms, kā tas bija. Tas bija Krievu Tupolev 141. Ir pieejami attēli, vienkārši pameklē Google, ierakstīja Tupolev 141 Horvātija, un tagad ir pieejami visi attēli. Viss. Modelis ir zināms iekšpusē. Ar Antoniju neliela atjauninājuma pauze mūsu lietotnē, lai mēs varētu paskatīties, pastāstīt jums pāris jaunumus, parunājam ar dažiem jaunumiem. Nē, Antonija, jo pirms dažām dienām arī profesionāļu čatā ziņa vispirms parādījās mūsu lietotnē, un tad grupā sākās diskusija. Jā, tieši tā. Vispirms labvakar visiem, labvakar Antonija. Jā, patiesībā šovakar aizņemšu jums maz laika, tikai lai sniegtu dažus jaunumus par lietotnes darbību. Nu labi, vispirms es vēlētos pateikties jums visiem, jo mazāk nekā 2 nedēļas pēc palaišanas mēs jau, tā teikt, esam pārvarējuši robežu. Tātad esam sasnieguši 1000 lejupielāžu un strauji ejam tālāk par 1000. Kopienas reakcija bija patiešām lieliska, un tāpēc pirmais, ko šovakar vēlos izdarīt, ir pateikties jums visiem. Visiem, kas mūs atbalsta. Ir daudz cilvēku, kas sniedz atsauksmes gandrīz visos kanālos. Mēs esam saņēmuši arī daudz CV par iespējamām sadarbībām. Tāpēc mēs tiešām esam ļoti, ļoti priecīgi un, protams, ceram, ka varēsim tā turpināt. Es īsti paskaidrošu. Jo varbūt ir kāds, kurš nezina, par ko mēs vispār runājam, par ko ir runa. Šī lietotne būtībā ir lietotne, kas kategorizē jau vairāk nekā 14,000 avotu, izmantojot, protams, analītiskus, bet arī cilvēciski izvērtētus kritērijus. Tādā ziņā, ka vienmēr ir iesaistīts cilvēks, lai pārskatītu kaut ko, kas ir veikts, izmantojot gan manu kopienu Telegram kanālā, kas gadiem ilgi ir nodarbojusies ar dezinformācijas atspēkošanu un tā tālāk, lai apmācītu mākslīgo intelektu, kas ir ļoti koncentrēts uz militārajām, ģeopolitiskajām ziņām un tam līdzīgi, ar saskarni,
kas, piemēram, ļauj tev izvēlēties, kāda veida ziņas tu vēlies. Tikai par aviāciju, tikai par NATO, tikai Krievijas ziņas, tikai par droniem un tā tālāk. Tas jau praktiski veids atlasi arī avotu ziņā. Bieži redzu cilvēkus, vai pats, kad veicu izpēti arī manuāli, pamanu, ka viena un tā pati ziņa ir atkārtota 50 reizes. Tu nekad nezini, kas ir Republika Posta. Nē, pagaidi, The Washington Post, nē. EAP Press vajadzībām. Lūk, mūsu lietotu ņem tikai oriģinālu. Tā nedod tev 51 un tās pašas lietas versijas. Tas jau ir liels iegūms. Lūk. Tieši tā, mēs ar šo lietotni praktiski izsakojam un klasificējam vairāk nekā, kā saka Mirko, 14,000 avotu. Produkts, teiksim, tā ir radīts. Mēs vēlamies mēģināt sniegt kontekstu ar virkni noderīgas informācijas, lai atvieglotu ziņu lasīšanu. Jo pati ziņa, protams, parasti tiek piedāvāta tādā, teiksim, tā kontrolētā kontekstā. Taču reti ir pieejami visi pārējie klasifikācijas faktori, kas patiešām palīdz lietotājiem saprast dziļākā līmenī, par ko tas ir, par ko tiek runāts. Mēs to darām ar mūsu lietotni, kas ir šeit, ko redzat ekrānā. Īsumā, ko mēs darām? Mēs parādām, no kurienes nāk ziņa, un mums ir oriģināli avoti. Jo mēs, tā teikt, izsekojam un apkopojam informāciju. No kurienes tā rodās, tātad mums ir milzums avotu, vairāk nekā 14,000 startautisku avotu. Kāda veida saturs tas ir un kurš avots to publicē? Tātad oriģinālais avots, izdevējs, kas sākotnēji publicē informāciju. Un tad mēs darām vēl vairāk, jo mums ir avotu uzticamības klasifikācijas sistēma. Tātad katram izdevēja datam, ko mēs izsakojam, viena no mūsu mākslīgā intelekta sistēmām klasificē izdevēju uzticamību. Tāpēc tā piedāvā arī marķējumu par uzticamību. Un tad mēs darām arī citas lietas, piemēram, sniedzam ģeopolitisko perspektīvu. Tātad uzmetot aci, cilvēks zina, vai tas ir labējais vai kreisais. Ziņas tons, balss tons, ziņas noskaņa un cita informācija. Nē, pagaidi, nē, tad viņš saka, bet, piemēram, ground par šādām lietām tikai sapņo. Proti, ground tev pasaka, vai tas ir kreisais vai labējais, vai cik tendenciozi ir ziņa. Mēs tev arī pasakām, ka tas ir interesanti, jo, piemēram, Jerusalem Post raksta, ka miris Hizbollah līderis. Jā, bet to raksta Jerusalem Post. Ja tu nedod kontekstu, vai tas ir kreisais Izraēlas laikraksts vai labējais laikraksts, ja tu sniedz ziņu par to, ka ir nogalināts kāds, ko viņu uzskata par pretinieku, neizbēgami tu to uztver kā pozitīvu ziņu. Jā, bet atkarībā no tā, kurš to pasniedz, šīs lietas ir daudz dziļākas, teiksim, pēc līmeņa. Un tad ir ne tikai runa par labo vai kreiso pusi, par toni, par to, kas to pasniedz un kāpēc, bet arī par konkrētā laikraksta nostāju. Viņš ir sniedzis 100 ziņas. Cik no tām uzreiz izrādījās patiesas no bankas, cik no tām ir pārāk aktuāls. Vidējais uzticamības līmenis. Kas ar laiku, jo vairāk tu klasificē, jo vairāk tas pieaug. Un kritērijs, labi, tas nav personisks, tas tiek piemērots visiem un vienlaikus vienādā veidā. Lūk. Es tieši izvēlējos visu uzticamāko. Es došu piemēru par ziņām par to, ka viņš vienu izvēlējās nejauši. 12 no 100, kā redzi, ir kreisā novirze. Domāju, ka mēs visi tam piekrītam. Uzticamība zema. Jā, patiesībā ir daudz sliktāk. Tas nenozīmē, ka tā ir propaganda, vai ne, Antonio? Varbūt tā ir vienkārši kļūdaina ziņa, piemēram, Krievi izmet hiperbarisko bumbu. Jā, tā ir taisnība. Labi, patiešām šajā gadījumā tā ir maldinoša informācija, nevis dezinformācija. Taču tas ir informācijas veids, kas tehniski ir nepareizs un ko mēs konstatējam. Bet, piemēram, neliels paskaidrojums par funkciju, kā redzat, mēs klasificējam pēc vērtējuma skalas no 0 līdz 100, kur ideāla avots ir 0. Kā redzēsiet, patiesībā ir daudz avotu, kuriem ir 0. 0. Avoti, kuros mūsu algoritmi identificē propagandu, tiek atzīmēti.
Un tad mēs klasificējam arī uzticamības pakāpi un ievirs, ko minēja Mirko. Bet, lai sniegtu vēl vienu praktisku piemēru, jā. Bet arī tāpēc, ka daudzi no šiem laikrakstiem vai vietnēm, un tad viņiem pašiem ir vēl ļoti daudz citu vietņu, kas nodarbojas ar atmaskošanu. Tāpēc viņi publicē ziņas, un tad tev ir 50 vietnes, kas atmasko šo ziņu. Tur, ja 50-1 tev pierāda, ka tev nav taisnība, tu, protams, zaudē savu vērtību. Pilnīgi noteikti. Piemēram, redziet, šis ir RussianRT.com gadījums. Tātad mēs šajā avotā esam analizējuši 294 rakstus. Tātad šeit jūs arī redzat, teiksim, analīzes apjomu, kas ir veikts. Ir saskaņošana, tā tika klasificēta kā zema. Diemžēl, tā teikt, tika konstatēta propaganda, un šajā gadījumā, balstoties uz algoritmiem, tā ir arī ļoti augsta. Patiesībā jūs to redzat sarkanā krāsā, ka tas ir 75 no 100, tātad arī šo skalu vajag, tā teikt, interpretēt šādā nozīmē. Kā sauc to lietotni iPhone, kuru viņi meklē? Lūk, tad paldies, ka to pieminēji, jo, ja drīkst, gribētu dot 3-4 īsas piezīmes tieši par lietotni, jo ir bijis daudz jautājumu šajā sakarā. Tātad lietotne saucās tāpat kā mūsu iniciatīva Observatorio Interni. Ceru, ka pievērsīsiet uzmanību. Mēs to esam izveidojuši, mēs to, teiksim, plānojam šajā virzienā kopā ar Mirko, kopā ar komandu, kopā ar visiem pārējiem. Tā ir kontrolēta izlaišana. Tāpēc pagaidām tā nav pieejama iPhone ierīcēm. Tāpat kā nav pieejama citās valstīs, izņemot Itāliju. Bet Itālijā tomēr es jums jau iepriekš paziņoju labas ziņas. Proti šodien tā ir pieejama Android ierīcēm. Un Itālijā, to saka tāpēc, ka ir ļoti daudz itāļu, kas dzīvo ārzemēs, kuri mums ir rakstījuši un teikuši, kā tad es nevaru to lejupielādēt. No Japānas, no Kanādas. No Vācijas, jā. Patiesībā tas ir lieliski, jo Mirko ir sekotāji katrā pasaules malā. Burtiski mums ir rakstījuši ļoti daudz cilvēku, viņi sekotāji ir izkaisīti pa visu pasauli. Tomēr, diemžēl, teiksim tā, bet tas ir apzināti, šobrīd viņi to nevar lejupielādēt. Daudz mums teica, ka viņi mēģināja ar VPN, bet pat ar to viņiem neizdodās, jo, protams, ir diezgan stingrs valsts ierobežojums, tāpēc viņi to nevar lejupielādēt. Tomēr pamazām būs kontrolēta izlaišana arī citās valstīs, un mēs jūs par to informēsim. Teiksim tā pakāpeniski ejot uz priekšu, gan mūsu lapās, gan arī šeit, kad esam tiešraidē, mēs informēsim par nākamajām valstīm, nākamajām nācijām, kuru lietotne būs pieejama. Protams, mēs to darām kontrolētā veidā, jo jūs saprotat, ka, piemēram, mums varbūt ir, 100 franču vai itāļu lietotāji, kas dzīvo Francijā un vēlēto šo lietotni. Taču, tiklīdz mēs padarām to pieejam Francijā, mums jābūt sistēmām, kas potenciāli spēj izturēt, teiksim, daudzus tūkstošus, simtiem tūkstošu potenciālo franču lietotāju. Tad, protams, izlaišana ir kontrolēta arī šī iemesla dēļ. Ja drīkstu vēl viena svarīga lieta, ko daudzi mums ir jautājuši, ir par tulkojumiem. Jo mēs, principā, ko mēs esam izdarījuši? Mums ir lietotne, un kad to lejupielādējat, ziņas ir tajā valodā, teiksim, ordinālā valodā, kurā tās tiek publicētas. Redzat šeit, vai ne? Ir karodziņi un tad ir ziņas dažādās pasaules valodās. Nekas nav saprotams, bet tas ir darīts speciāli, teiksim tā. Mēs to izveidojām tieši tāpēc, lai parādītu, ka mums ir oriģinālie avoti. Taču pietiek vienkārši doties uz iestatījumiem. Šeit ir ziņu valoda, tās tulko rakstus. Šeit, kā redzat, ir itāļu valoda. Starp citu, ir arī galvenās valodas, jo drīz mēs izlaidīsim saturu arī šajās valstīs. Bet, ja kāds vēlas skatīties itāļu valodā virsrakstus un priekšskatījums, viņš šeit izvēlas itāļu valodu. Kad atgriežās plūsmā, redzat, jums jau viss ir itāļu valodā. Šajā viņiem ir taisnība. Viņi saka, pievienojiet paskaidrojumu ar funkcijām. Patiesībā mums vajadzētu izveidot virkni pamācību vai paskaidrojumu, jo ir dažas apakšfunkcijas, kuras es uzskatu par ļoti noderīgām tiem, kas veic analīzi. Ja es vēlos, piemēram, visas ziņas, piemēram, to, ko iepriekš teica, bet drons ir Horvātijā, vai ne? Kur tas palika? Tu ej, rakstīji, kas tas bija? Antonovs 141, vai ne? Un tu meklē tikai tās ziņas, kurās par to tika runāts. Vai tikai ziņas, piemēram, par Korejas karavīriem un tā tālāk. Un tu vari apskatīt visu vēsturi. Kas nesen notika? Sanktpēterburgas drons. Viņš grib tikai tās ziņas, kas runā par dronu Sanktpēterburgā. Un varbūt es varu izvēlēties ne tikai ziņu veidu, redzat, sauszemes, gaisa, jūras, kiberdrošība, droni un tā tālāk, bet arī tikai to valsti, kas par to runā. Viņš grib tikai Krievu ziņas, kas runā par dronu. Viņš grib tikai NATO ziņas. Tu vari izveidot filtrus,
NATO plus valstis, tu vari izveidot filtrus, lai pats izvēlētos, ko vēlies skatīties. Tas ir kaut kas atšķirīgs īsumā no tā, ko dara visi pārējie. Tas ir drīzāk meklēšanas rīks, papildus tam, ka tas ir rīks ziņu klasificēšanai. Tieši tā, jo mēs šeit vēlamies piedāvāt, teiksim, arvien jaudīgākas un strukturētākas meklēšanas sistēmas. Pašlaik, kā redzat, tas ir meklēšanas sistēma, kas balstīta uz etiķetēm. Tātad es meklēju Sanktpēterburgu, un tas man rāda izvēlētajā laika posmā. Šajā gadījumā tās ir 24 stundas, tad jūs varat izvēlēties arī 7 dienas vai visu vēsturi, un tas parāda, ka no dažādām valstīm mums ir šie ziņojumi. Pēc tam tos var filtrēt ar etiķetēm. Tas ir, piemēram, ja es noklišķinu uz right, es šeit redzu valstu ziņojumus, bet tikai tādus, kas rakstīti no avotiem, teiksim tā, kas ir saistīti ar labo pusi. Vai arī, ja es izvēlos Naval, man ir, teiksim, filtrs uz ziņu, kas tomēr, teiksim tā, tieši tiek filtrēta pēc, teiksim tā, kategorijām, piemēram, jūras jomā. Tātad šī mūsu sistēma. Mēs izmantojam etiķetes nedaudz. Etiķetes ir visas lietotnes vadmotīvs, tāpēc mēs tās izmantojam arī meklēšanai. Mēs aicinām jūs, kā vienmēr sakam kopā ar Mirko, patiesībā mēs izlaidām lietotni, jo bija pienācis laiks, taču tā joprojām ir beta versija. Šomēnes mēs esam kontrolētā beta režīmā Itālijai, galvenokārt, lai izlabotu iespējamās kļūdas, sagatavotu instrukcijas, īsāk sakot, visu nepieciešamo. Jums jābūt pacietīgiem, jo mēs esam neliela komanda, mēs darām milzīgu darbu, un, protams, mēs darām, kā saka, visu, ko varam, taču jūsu atsauksmes ir ļoti svarīgs. Jo, ja, piemēram, trūkst kādas jums svarīgas funkcijas, ja redzat, ka kaut kas nav kārtībā, rakstiet mums, ziņojiet par to Mirko čatā, ziņojiet par to. Dodieties uzreiz uz saiti un sekojiet tiešraidēm. Jo ik pa laikam mēs jūs informēsim par to, ko daram, arī par iznākšanu citās valstīs un tā tālāk. Tātad, kā parasti mēs strādājam arī pie Housing at Home, kas būtu veids, kā mums palīdzēt ar klientu, kas palīdz mums klasificēt avotus. Un tas ir darbs, ko mēs turpināsim, un noteikti marķējumi kļūs arvien tehniskāki. Ne tikai dronu ziņā, bet arī kāda veida drons, raķešu ziņas, kāda veida raķetes, varbūt tās ir ziņas par balistiskajām vai spārnotajām raķetēm, airbiem vai tam līdzīgi. Tātad paldies, Antonio, par jaunāko informāciju, un mēs sazināsimies nedēļas laikā, kad būs kas jauns. Luis Buka, kā jau teicu, jums šeit ir 2 Antonio par 1 cenu, tāpēc ko jūs vēl gribat? Paldies visiem, Mirko, paldies visiem. Ja var piebilst to pēdējo lietu, tikai tāpēc, ka to ir prasījuši daudz cilvēki, es nepaspēju to pateikt iepriekš. iOS versija ir gatava par 90%, tā ir domāta Apple pasaulē. Tāpēc mēs ceram to izlaist pāris nedēļu laikā. Tad vēl ir Apple pārstīšanas komanda, kas iespējams paņems dažas dienas, bet tad mums vajadzētu būt gataviem, tāpēc drīz būs arī šī diena. Lieliski, tiekamies vēlāk. Paldies. Paldies, Antonio. Paldies tiešām, milzīgs paldies. Tātad es vispirms atvainojos saviem sekotājiem, jo, kā jau teica Mirko, man ir atmiņa kā trusim. Burtiski, tiklīdz es pagriežos, es jau esmu aizmirsis, no kurienes nāku. Tāpēc es tiešraidē nesekoju līdzi uzdotiem jautājumiem. Es izmantoju iespēju, jo redzēju, ka Tu pierakstīji piezīmes. Es pierakstīju piezīmes, tieši tā. Es pierakstīju dažus jautājumus. Ja ir vēl kādi citi, Mirko, varbūt tu vari tos atlasīt, un es tos pierakstīju vecajā stilā uz lapiņas. Tad atbalsts Ukrainai ir, kā lai to pasaka, dažādu iemeslu dēļ. Visām ziemeļvalstīm ir labi iemesli turpināt atbalstīt Ukrainu. Neskatoties uz droniem, neskatoties uz visu. Korupcijas gadījums īpaši ar, man šķiet, viņu sauc Jermaks, Zelenska otrais cilvēks. Neskatoties uz visiem iespējamajiem jā un bet, jo katrai ziemeļvalstī savu iemeslu dēļ rūp Ukrainas lieta. Pat tikai tāpēc, lai nākamajā dienā viņiem neliktu mieru. Tad kāpēc viņiem rūp korupcija Ukrainā? Viņiem Krievi ir pie pašām mājām. Ja Ukraina sabrūk, viņi ir nākamie. Vismaz ģeogrāfiski viņiem vairs nebūtu problēma no vienas puses, bet tās pārceltos uz otru, vai ne? Tieši tā ir viņas mācītā vēsture. Somija tieši tā ir. Es nosūtīju Mirko rakstu tieši pirms tiešraides sākuma
par kādu karavīru, jeb precīzāk par brīvprātīgo. Lūk, Soms, kurš zaudēja kāju Ukrainā un pēc tam atgriezās Somijā, Stāstot tātad šo stāstu. Un arī par grūtībām tieši savas situācijas dēļ, par grūtībām tikt izglābtam un arī atgriezties aiz frontes līnijas, lai varētu, teiksim, saņemt aprūpi attiecībā uz kāju, kas tad arī tas mazumiņš, kas bija palicis, nabaga puisim nācās amputēt. Bet ir tā, ka Somijam ir arī vēsturiski, protams, pretkrieviska attieksme. Es atceros, ka pirmās reizes, kad nodarbojos ar lietām, kas saistīts ar Donbasu, skatījos dažus dokumentālos materiālus un intervijas, un man izdevās sazināties ar somu snaiperi, faktiski zviedru, kurš bija instruktors Ukrainā, uz kura galvas separātisti bija izsludinājuši atlīdzību. Tajā laikā, kad šis stāsts vēl bija mazs, es viņu atradu Facebookā, saprotiet? Un es ar viņu runāju Facebookā, sapratiet? Šodien, protams, viņš ir izdzēsis profilu, pazudis no viss tā, bet tajā laikā tā kā tas bija ļoti mazs notikums, par kuru daudz nerunāja. Dažus cilvēkus tiešām varēja sasniegt Facebookā vai sociālajos tīklos. Un mani pārsteidza tas, ko pie vēlna šis somu puisis ar citiem zviedriem un tā tālāk darīja, cīnoties pret krieviem. Tad acīm redzot, kaut kas jau briest, vai arī viņi jau bija sapratuši, ka šis stāsts drīz uzsprāgs. Teiksim, neliela atkāpe par Somiju, kamēr viņiem tādas nav. Mēs to redzēsim arī vēlāk, Neus prezentācijā ir pāris slaidi par iesaukšanu. Tātad par to, kādi ir skaitļi. Tieši neapstrādāti dati par Norvēģiju, Somiju. Viņi būvēja pretatomu bunkurus 90. gados. Un 90. gados, kas bija vismierīgākais periods. Reģionā. Viss bija beidzies, vai ne? Teorētiski, viss bija beidzies. Tas pat nebija reģionāla tendence, kā būvēt bunkurus. Un turpināt uzturēt šo armiju gatavībā, gatavu aizstāvēt valsti pret to, kas bija Padomju Savienība un pēc tam kļuva par Krieviju. Jo, ja paskaties uz kaimiņu valsti Zviedriju, viņi atcēla obligāto dienestu, samazināja finansējumu, visi mājās, visi laimīgi ieguldam privātajā sektorā. Abi divi rīkojās pareizi savā veidā, jo tagad Somija ir gatava tam, ko nozīmē Krievija pie pašām mājas durvīm. Bet, piemēram, Zviedrijas ekonomika tagad ir daudz stabilāka, jo civilā ekonomika, tātad rūpniecības nozare, viss, kas tika ietaupīts, nefinansējot militāro sektoru, viss tas nāca par labu valsts IKP. Un tagad viņiem ir zināmas grūtības, par to mēs vēlāk runāsim, bet arī viņu, teiksim, ģeogrāfiskā atrašanās vieta ir mazāk svarīga nekā Somijai. Tāpēc viņi jūtas, ka viņiem ir vairāk laika, lai rīkotos. Jā, šis bija viens no jautājumiem, un nav nekādu iemeslu. Lūk, tagad arī Dānijas valdība, Fredriksens valdība, ir praktiski pilnībā apstiprināta no jauna. Tas liecina, ka viss, ko viņa līdz šim bija darījusi, lai atbalstītu Ukrainu, nav ticis sodīts. Nav ticis sodīts. Fredriksena un viņas partija un līdz ar to arī viņas koalīcija no Dāņu puses, jo viņi turpināja balsot vairāk vai mazāk par to pašu politisko nometni. Ja mēs, protams, esam Dānijā, tev ir jāveido koalīcija ar 1000 partijām, tas ir normāli. Taču ir zināma nepārtrauktība, lūk, salīdzinājumā ar pagātni. Vēl viens jautājums. Šis nav jautājums, bet to es gribu pateikt pats, jo to nepārtraukti dzird arī startautiskos ziņu izdevumos, kuriem varbūt ir labs līmenis arī Mirko lietotnē Norvēģijas pievienošanās Eiropas Savienībai. Nē. Norvēģijas pievienošanās Eiropas Savienībai notiks tikai tad, kad beigsies nafta, beigsies gāze, beigsies visas šīs valsts dabas bagātības. Un tad viņi teiks, labi, tagad, kad mums vairs nav dabas resursi, mēs varam iestāties Eiropas Savienībā. Jo mēs esam valsts, starp citu, tāpat kā jebkura cita. Bet, ja iestāšanās Eiropas Savienībā nozīmē, ka mums ir jānodod savi dabas resursi tirgumu, tas nozīmē, ka tie nevis sniedz labumu Norvēģijas iedzīvotājiem, tiek nodoti tirgu. Jo Shell vai kāds cits multinacionāls uzņēmums varētu gūt peļņu un pēc tam mums atdot tikai sīkums. Tas nekad nenotiks. Tāpēc katru reizi, kad lasāt rakstu, kurā teikts,
Vai Norvēģija domā par iestāšanos Eiropas Savienībā? Nē, viņi ir rīkojuši 2 referendumus, un abos tika nobalsots pret iestāšanos. Tagad jaunākā statistika rāda, viņi, kā viņas sauc tās jaunākās. Nevis statistika, bet Norvēģu statistika rāda, ka 30% vēlās iestāties Eiropā. Tad mēs joprojām esam par, jā? Jā, maz. Turpinam ar slaidiem, jo laika nav pietiekama, lai atbildētu uz visiem jautājumiem. Nezinu, cik daudz to es atzīmējis. Superforge. Jānis Mains, labs jautājums, jo Jānis Mains izskatās pēc skaistas salas, kas speciāli novietot okeāna vidū, lai tur izveidotu bāzi. Tā ir tik pamesta un neapdzīvota, ka pat Norvēģijas armija nevar atrast nevienu, ko tur nosūtīt uz 6 mēnešiem gadā. Uz tiem 6 labajiem mēnešiem, tātad vasaras periodā. Neviens tu nevēlās doties. Tā nav vieta, tu nav nekā. Pat bāra nav, nekā nav. Tad nav iespējams pārliecināt Norvēģus tur doties uz šīm vietām. Ātri pārslēgšos uz iepriekšējo slaidu, lai to pabeigtu un neko nepalaistu garām no rums. Interesanti. Ķīnas spiegošana Andojās kosmosa ostā. Kas ir kosmosa osta, no kuras līdz šim, cik esmu redzējis, pat nav izdevies palaist nevienu raķeti? Varbūt viena viņiem izdevās. Un jau tur notiek ķīniešu spiegošana ar visu signālu uztveršanas aprīkojumu un vēl Dievs zina, kam vēl. Viņi tur kaut ko dara. Jebkurā gadījumā viņi Oslo ostā ir konfiscējuši 22 kilogrami smagu konteineru, kas kalpoja noklausīšanās un spiegošanai. Bet cilvēks jau laiks sāk strādāt, ja gadījumā viņi kļūst par SpaceX. Es tikmēr stāvu un skatos. Patiesībā tiem, kas nezina, kur atrodas Jamainas sala, tā ir tāda kā lieta tur augšā virs Īslandes, blakus nekam, pilnīgam tukšumam. Ja tu gribi tur doties atvaļinājumā, esmu dzirdējis, ka tur ir tik daudz vietas, cik vien vēlies. Es ticu. Tātad mums ir ķīniešu spiegošana Andojā, ja? NATO operatīvajā centrā atrodas arī KAOK, apvienotais gaisa operāciju centrs, kas būtībā ir lidosta, teiksim, priekš NATO gaisa operāciju vadībai reģionā, tātad arī tur ir ķīniešu spiegošana. Un no otras puses mums ir šī parādība, ko varbūt Mirko tu jau biji mazliet redzējis. CAAs, noziedzība kā pakalpojums. Principā, īpaši šeit Skandināvijas valstīs, bet tā izplatās iespējams drīz būs arī Vācijā, ja jau nav. Tu vari nolīgt pēju. Tu atrodi kādu neveiksminieku Facebookā vai sociālajos tīklos, iedod viņam naudu, lai izdarītu kaut ko, un viņš pat īsti nezina, kas ir pasūtītājs. Tātad tās ir gandrīz kā vienreiz lietojams lietas, vai ne? Tieši tā. Nav nekādas saiknes. Te uzraksta telegramā kāds, Boris 728, skaties, es tev nosūtīšu $1000 kriptovalūtā. Šeit, ja tu uzrakstīji, Zeļenskis ir nozadzis, uz kādas ēkas vai kaut ko tādu. Un tā, kad tu viņu pieķer, viņš tev saka, nezinu, tas bija kāds garantētais telegramā. Problēma ir tāda, ka viņiem pēc tam maksā kriptovalūtās. Mērķa auditorija ir pusauģi, jo daudzās ziemeļvalstīs, ja tev ir mazāk par 15 gadiem, tu nenonāc cietumā. Tāpēc tiek pievilināti pusauģi. Ne tikai caur tādām platformām kā Telegram, bet arī tieši caur tiešsaistes spēļu sociālajiem tīkliem. Un viņiem nesaka, lai viņi tikai izsmidzina aerosolu, bet ir bijis gadījums, kad pusaudzis Oslo centrā meta granātu. Šis ir viens no notikumiem, kas noteikti ir saistīts ar šāda veida noziedzīgo tīklu, kas, ja nemaldos, saucās Foxtrot. Un tas ir apstiprināts, bet arī ģeopolitiskā līmenī tas vēl nav ticis publiskots. Policija vēl nav atklājusi, vai terorists, kurš meta granātu vai novietoja spridzekli pie ASV vēstniecības Oslo, starp martu un aprīli, tātad kara laikā ar Irānu, nav skaidrs, vai arī viņš tika nolīgts izmantojot šo sistēmu, vai arī viņš bija saistīts ar kādu noteiktu starptautisku tīklu. Tad šī ir parādība, kuru mums ir jāuzrauga un jākontrolē.
tad, FSB, kas mēģina vervēt Ukraiņus šeit, šantažējot viņus pēc vecā modeļa. Tavi radinieki ir okupētajās teritorijās, tu esi Norvēģijā, Zviedrijā, Somijā. Mums vajag, lai tu ej un veic, novērojumus, iegūsti mums informāciju vai izdari kādus darbus mūsu labā. Pretējā gadījumā tava ģimene vairs nebūs drošībā Krievijas Federācijas okupētajās teritorijās. Tagad tā daļa, kas ir nākusi gaismā, oficiāli pēdējās dienās, ir tas, ka Patria 6 ir izvēlējusies arī Norvēģiju, bet to mēs jau zinājām 6-7 mēnešus pateicoties šīm fotogrāfijām. Patria ar 6 to ir izvēlējusies Norvēģiju kā bruņu transportieri. Šis te nav. Ir transporta līdzeklis, kas salīdzinot ar tiem, ko redz lielajās izstādēs, lielajos ieroču vai aizsardzības industrijas fórumos, nav nekas ārkārtīgi tehnoloģisks. Tas ir SISU, kas būtībā ir modernizēts un ražots tādos apjomos, kas mums atgādina augstā kara laikus. Tas tika pasūtīts 2018. gadā 2000 eksemplāros, un ražošana notiek ne tikai Somijā. Patria ir Somijas uzņēmums ar Kongsberg līdzdalību, kas ir vēl viens aizsardzības uzņēmums, taču to ir iegādājusies gan Latvija, gan Lietuva, nevis Igaunija. Anglija vēl domā, Vācija to vēlas, un visas pārējās ziemeļu valstis arī to vēlas. Un viņi to ražo arī paši, dažos gadījumos pēc licences. Šis ir sava veida darba zirgs, pagaidu risinājums, lai papildinātu rindas, jo ir redzēts, ka pat un īpaši transportam helikopteri vairs nav uzticami, kainieks frontē ir ievainojams, tāpēc viņam ir nepieciešama aizsardzība. Ja tev ir daudz šādu transporta līdzekļu, tad neiedomājies, ka tev ir tikai 10. Es domāju, ka tā ir stratēģija, kas tam stāv aiz muguras. Ja tev ir 10 vietas, tu ieliec iekšā 8 cilvēkus, un tu tos sūti simtiem, pat ja tiek apturēti, iznīcināti 2, 3, 4 transporta līdzekļi, pārējie kainieki var iekāpt citos transporta līdzekļos. Un tāpēc virzās uz priekšu, jo nav šī transporta līdzekļa trūkuma, tas ir palaists masveida ražošanā. Tornis patiesībā nav automātisks, tajā ir jākāp iekšā, tajā ir jāieliekas, kā tas tika darīts agrāk. Bet galvenokārt tas ir interesanti, jo tas ir modulārs. Proti, tu vari uzlikt pretgaisa torni, mazo, lielgabalu, jo tu vari pielāgot dažādām bomām. To var arī automatizēt. Proti, bez nepieciešamības to vadīt cilvēkam, to var vadīt kā dronu. Un tagad pāriesim pie ļoti toskāniskas ainas. Pirms laika pajokosim. Tā it kā tu pats būtu. Tātad starp daudzajiem paziņojumiem par atbalstu Ukrainai vienmēr ir kaut kas, kas tiek pateikts vairāk un kaut kas, kas tiek pateikts mazāk. Tātad aplūkosim Norvēģijas F-16 lidmašīnu jautājumu. Sākumā viņiem bija 72, protams, ne visi vairs izmantojami, daudzi tika izmantot kā detaļavots. Un te arī sākās tāda kā cenzūras spēle. Pastāstīšu, bet nepateikšu, kur šīs lidmašīnas ir nonākušas. Vienmēr runā par šīm 6 sliktā stāvoklī esošajām lidmašīnām, šīm 6 sapakotajām lidmašīnām, ko Norvēģija nosūtīja uz Beļģiju, un kas būtībā ir tikai korpus, jo viss pārējais jau ir izmantot citām lidmašīnām. F-16 lidmašīnas, 32 vienības, kas 2022. gadā tika pārdotas Rumānijai. Vai tās varēja nosūtīt uz Ukrainu? Jā. Taču tajā brīdī prioritāte tika dota citai NATO valstī, kurai bija nepieciešams papildināt savu pretgaisa aizsardzību. Tad bija šie 12, kas bija ļoti interesanti, kas tika pārdoti sākotnēji Draken International, amerikāņu privātajai militārajai kompānijai, kas tos izmantoja kā pretinieku lidmašīnas amerikāņu pilotu apmācībai. Nav zināms, kas notika ar šo līgumu. Ir zināms, ka tas tika atcelts, un šie 12 F-16, nav zināms, kas ar tiem notika. Bet kā par brīnumu? Mana pieredze rāda, ka, kad Polija teica, jā, mēs dosim MiG-29 Ukrainai pēc 3 mēnešiem un tā tālāk, patiesībā viņi jau bija tos iekraujuši un nosūtījuši pāri robežai uz Ukrainu. Tas ir, kamēr poļi to paziņoja, Ukraiņi jau pārkrāsoja lidmašīnas, lai sāktu izmantot. Šie 12 F-16, kuriem bija jābūt nosūtītiem uz Ameriku, jau ir Ukrainā.
Kāpēc? Jo katru reizi, kad tiek intervēti politiķi vai militārie, kuriem bija jānodarbojas ar šo nodošanu, viņi runā par šiem 6, kas jau ir sapakoti. Tātad tie sliktie F-16, kas tika nosūtīti uz Beļģiju, kāpēc tagad ir tik daudz kritikas, vai ne? Jo tie vēl nav atnākuši, jo tie atrodas Beļģijā, un īpaši norvēģi politiķi saka, nē, bet tie, ko mēs nosūtījām, darbojas. Un norvēģi žurnālisti jautā, kāpēc jūs viņiem nosūtījāt tos F-16? Nē, jo jūs jau zināt. Tātad pilnīgs sviests. Vispirms pilnīgs sviests, pēc tam Ukraiņi tos bija nosūtījuši. Tātad mēs zinām, ka nezinām, ka 12 norvēģu F-16 atrodas Ukrainā. Tad problēma, teiksim, puslīdz dāļu sviests, viņiem bija 77, 19, viņi ziedoja Ukrainai. 24 pārdeva Argentīnai, lai finansētu atbalstu Ukrainai. Tas tiešām ir pilnīgs sviests. Jo 2024 gadā tu pārdod 24 lidmašīnas Argentīnai, un tad saki, lai finansētu Ukrainu, kāpēc tad tu tās pārdeva Argentīnai? Pārdod tās uzreiz Ukrainai. Tātad šo viņi diezgan slikti nokārtoši. Lūk, turpinām tālāk. Lūk, Gripen Kanādai. Es domāju, nevis slikti Gripen attēlu, bet gan to, kas tagad YouTube parādās lielajiem aviācijas entuziastiem, piemēram, dārgajam Lanzaram. Jo šī ziņa, kas vēl nav apstiprināta, ka Kanāda izvēlēsies Gripen, ir sajūsminājusi Pakistānas klikšķu medniekus, kuri sākuši pārpludināt YouTube ar video, kuros Kanādai jau ir Gripen. Un tā ir Trudeau pirmā izvēle, kurš vairs pat nav premjerministrs. Jebkurā gadījumā Gripen ļoti labi der Kanādas teritorijai, šim reģionam, tas ir piemērots. Daži pērk, daži pērk iznīcinātājs aizsardzībai. Citi aviācijas turismam, kā bija Kavaliera citāns par to. Tad tas vienmēr ir atkarīgs no daudziem faktoriem. Labi, es ātri izklāstīšu šo. Ukraina iegādāsies 20 Gripen EF no Zviedrijas. Kad pirkums būs pabeigts, Zviedrija arī ziedos Ukrainai 16 Gripen CD versijas lidmašīnas. Tātad, kad šie Gripen ieradīsies? 1. janvārī. Bet kāda veida, kāda gada viņi ir? Tad no tā, ko mēs bijām atraduši arī specializētajās vietnēs, bija pretēji. Proti, sākumā viņiem deva nedaudz CD un E. Kur viņi tos dabū? Viņiem tie ir. Un viņiem tie ir dienestā, nevis rezervē. Nu, arī tas vēl ir jāredz. Jo es zinu, ka viņiem rezervē nebija liela rezervju. Izskatās, ka viņi grib nosūtīt 16 CD bloka lidmašīnas, bet pārējos vēl jāražo. Visticamāk, pirmās piegādes būs 2030 gadā, par to arī runāja. Es atradu šo ziņu, tātad sākotnējo, kas parādījās SVT, kad pirkums būs pabeigts, kad pirkums būs veikts, Zviedrija ziedos Ukrainai arī 16 Gripen CD. Ko nozīmē pirkuma pabeigšana? Vai priekšpasūtījums ir apmaksāts? Bet tad, cik no šiem 16 es tev uzreiz iedošu? Un ja es tev tos iedodu, uz kā tad es likšu lidot saviem pilotiem? Man jāskatās, cik viņiem ir dienestā. Man šķiet, ka Lanzaro, neatceros precīzi, bet ja nemaldos, viņiem nebija vairāk par 50 vai 60 dienestā. Zem 100. Viņiem parasti dienestā ir no 96 līdz 99. Nekad vairāk par šo skaitu, jo zviedru piloti, pat ja viņi ir zviedri, viņi nedara lamitozi. Ja tev tāpat viņi ir jāapmāca, tam ir nepieciešams laiks. Tāpēc viņiem ir pieejami ap 100. No šiem aptuveni 100, kas viņiem ir pieejami gaisa spēkiem. Apmēram 10 ir Gripen E jaunākās versijas. Gada laikā tiek saražoti 15 Gripen E lidaparāti. Lai apmierinātu visu Ukrainas pieprasījumu, kas ir 150 lidaparāti. Šādā tempā būs nepieciešami 10 gadi. Plus vēl citu pasūtījumi. Un turklāt no šiem 150, ko es saražoju 10 gadu laikā, vai es tos paturu sev Zviedrijai, vai arī dodu tev Ukrainai. Ir doma, kā viņi teica, izveidot rūpnīcu, bet labākajā gadījumā rūpnīca vispirms sāk ražot tā tālāk, karš beidzās un vajag 5 līdz 6 gadus.
Tātad tas nenozīmē, ka tev palielināsies. Tam vajadzētu tieši palielināties. Starp citu par Stīvena grāmata, tu par to uztaisīji video. Es pat neesmu. Vakar es uzspēlēju vienu īso video, vienkārši pienākumu pēc. Krogers sakot, skatieties, nerunājiet par Wunderwaffen, brīnums nāk. Tāpat kā ar Abrams, Leopard, F-16 un tā tālāk. Jo jebkurā gadījumā, labākajā gadījumā viņi iedos kādus 15 lidaparātus, vecākos modeļus, tagad Patiesībā, kad parādījās šī ziņa, par to jau sen runāja, es pat neatsūtīju tev šo ziņu, kā es bieži daru, jo domāju, labi. Bet, kā viņš saka, Vinters, tas ir lielisks piemērs ar paziņojumu slimību, kas viņus ir skārusi hipokampā. Tiek izteikti daudz paziņojumi un tā tālāk. Tad arī šeit, ko tu vispār runā par muļķībām? Tātad līdz nākamajai reizei atvainojiet, ka šis nav pabeigts, man nebija laika to uzgleznot, šī modeļa rupjums nav mērogā. Labi? Tad pagājušajā reizē man uzdeva jautājumu, kas šķita vienkārši, bet tāds nemaz nebija. Obligātā militārā dienestā, jā, sievietes nē. Sievietes labi. Tagad mēs esam izveidojuši tādu kā schēmu, kas ir tikpat skaista, cik nepareiza. Tātad pagaidām vienīgā ziemeļvalsts, kurā sievietēm vēl nav obligātā militārā dienesta, ir Somija. Tātad visas pārējās valstis jau ir pielāgojušās. Zviedrija 2018. gadā, Norvēģija 2015. gadā un Dānija pavisam nesen 2026. gadā. Tad tagad, vai esi vīrietis vai sieviete, 18 gadu vecumā, tev ir jādienē obligātajā militārajā dienestā. Protams, cik daudzus neizvēlās. Patiesībā to mēs apskatīsim nākamajā slaidā. Tomēr vidējais vecums. Šī arī ir interesanta. Tu vari tikt pakļauts iesaukšanai, tāpēc tevi var izsaukt militāriem dienestam. Ja tu to jau esi veicis jaunībā, līdz pat 65 gadu vecumam Somijā. Tātad visu mūžu tevi var atkārtot iesaukt. Dānija, Norvēģija un Zviedrija. Mēs runājam par apmēram 47, 48, 50 gadiem. Bet virsniekiem, proti visiem tiem, kas ir profesionāli un kuriem nav iespējas tikt aizvietotiem ar jaunajiem, jo ir liels jauniešu trūkums, kas iestājas, armijā un pēc tam tur arī paliek. Zviedrija, piemēram, apsver iespēju atkārtot iesaukt virsniekus pat līdz 70 gadu vecumam. Tas ir pat vairāk nekā Norvēģija. Tātad ar virsniekiem viss ir kārtībā. Ja paskatās uz ģenerāļu vidējo vecumu Otrā pasaules kara laikā, viņi visi bija apmēram 70 gadnieki. Varis Runštēts un tā tālāk. Es iedomājos, ka viņi nav sevišķi iniciatīvas bagāti. Tu nevari nosūtīt kapteini 70-gadīgo vadīšanai. Bet problēma ir tāda, ka tieši ir plaisa starp iesaukuma grupām, kas, protams, ir nepieredzējušas, un tad ir virsnieki, kuri kļūst arvien vecāki, tieši tāpēc, ka nav neviena jaunāka, kas viņus aizvietotu. Jo tā, militārā karjera nav pievilcīga ne Dānijā, ne Norvēģijā, ne Zviedrijā, jo privātais sektors piedāvā daudz vairāk iespēju, tas ir dinamiskāks, vairāk naudas un tā tālāk. Tāpēc risinājums, ko viņi tagad meklē, ir paturēt viņus līdz 70 gadu vecumam, ja tas ir nepieciešams, bet tas, protams, nav ilgtermiņa risinājums. Ir nepieciešams padarīt militāro karjeru atkal pievilcīgu, jebkurā gadījumā, darba tirgū šajās valstīs – Dānijā, Norvēģijā, Zviedrijā. Šī savukārt ir mazāk, kā lai saka, prasta vai bezgaumīga pēc grafikas. Tātad katru gadu, cik jauniešu no visas iesaucamo grupas tiek iesaukti obligātajā dienestā? Somijā tie ir 22,000 jaunu vīriešu, kas veido 76% no kopējā skaita. Tātad no Somijas 18-gadīgajiem 76% vienā vai otrā veidā dodas dienēt obligātajā dienestā. Kas pēc tam varētu? Šī lieta ir jāvērtē gadu gaitā, jo viņi regulāri piedalās mācībās. Tas nozīmē, ka tu kā valsts un kā pilsonis savas dzīves laikā esi uzkrājis milzīgu cilvēku oku, kuriem ir vismaz minimāla apmācība un kuri katru gadu to atsvaidzina. Un pretinieks, ja viņš vēlās tevi uzbrukt, viņam nav tā kā ar tiem ukraiņiem, kuri tagad ir 30 gadnieki, kas varbūt pēc padomju bloku sabrukuma nemaz nav bijuši obligātajā militārajā dienestā un nav gājuši dienēt. Tu visi prot paņemt rokās šauteni, somi šauj un šauj arī labi. Lūk, kur ir problēma. Tieši tā, tagad tiek apspriests arī par vienlīdzīgā obligātā dienesta ieviešanu, tātad arī par obligāto dienestu sievietēm. Jo beigās cilvēki ir saprot, ka neatkarīgi no tā, vai esi vīrietis vai sieviete,
un arī neatkarīgi no fiziskās klātbūtnes. Motivācija ir tā, kas rada lielāko atšķirību iesaukto skaitļos, iesaukto jauniešu skaitļos, kuri pabeidz programmu. Jo šie skaitļi, īpaši tie, ko redzam Zviedrijā, ir ļoti zemi, tie tikai 9% no kohortas. Problēma ir tā, ka jo vairāk tuvojas 10, 11, 12, 14% no kohortas, jo vairāk samazinās arī to procentuālais daudzums, kuri spēj pabeigt iesaukuma gadu. Jo daudzi ir zināms īpatsvars, kas pieaug. No tiem, kuri tiek piespiesti pildīt šo militāro dienestu, bet psiholoģisku vai fizisku iemeslu dēļ ir spiesti to pamest. Pirms pabeigt šo posmu, pirms pabeigt gadu. Šī problēma, kas arī ir jārisina, īpaši Zviedrijā, tā ir arī kultūras problēma, jo obligātais dienests tika pilnībā atcelts un pēc tam atjaunots, tāpēc sabiedrība to bija pilnībā aizmirsusi. Turklāt tā ir valsts ar militaristisku kultūru, un tāpat vajadzētu to atcerēties, viņi to atgādināja. Diemžēl viņi to atcerās, bet neatcerās, cik tas viņiem ir maksājis. Gan psiholoģiskā, gan fiziskā ziņā. Tātad jautājums ir tāds, ka ir attīstījusies pareizi pacifisma ideja, bet vienlaikus arī kultūra, kas līdzīgi kā Itālijā vairs nav saistīta ar obligāto dienestu, jo tas vairs neko nedod. Ja Norvēģijā tu saki, esmu dienējis armijā, esmu pat dienējis dažus mēnešus ilgāk, jo apgūju kādu īpašu specializāciju. Tas papildina tavu CV, to uzskata par labu pieredzi, jo tas nozīmē, ka esi gatavs izaicinājumiem. Lūk, tādā ziņā. Zviedrijā tas tiek uzskatīts par laika izšķeskiesam, jo es negribu šeit sēdēt un darīt pipi, šauta šauteni. Es gribu iet uz universitāti, gribu strādāt, gribu pelnīt naudu, uzcelt sev māju un dzīvot labi. Tāpēc Zviedrijā obligātais dienests joprojām tiek uztverts kā laika izšķiešana. Tātad noslēguma viktorīna, kuru ziemeļvalsti pārstāv Misters Kreigs Bonds, Kalnu Bonds, Biroja Bonds, Seksīgais Bonds un Vagabonds. Šī ir jūsu atbilde, kungi. Tikmēr kurš ir šī vakara sponsors? Bravo! Tikmēr, kamēr cilvēki domā par Kalnu Bondu, Biroja Bondu, Seksīgo Bondu un Vagabondu, kas, manuprāt, tiešām ir klaiņojošs Vagabonds, jūs veidojat lielisku komiksu. Tiem, kas seko arī šīm lietām, jūs domājat par to. Bet es pa to laiku jums pastāstīšu par šī vakara sponsoru, kas, protams, ir NordVPN. Tāpēc uzlabojiet savu aizsardzību ar visu vienādu drošības lietotni. No otras puses, ja izmantojat šo piedāvājumu, jūs saņemat arī 60% atlaidi. Šobrīd NordVPN ir vismodernākā VPN, pateicoties nākamās paaudzes antivīrusam. Būtībā tiek apvienoti divi rīki vienā. Tad jums ir viens rīks, lai aizsargātu visu, ļoti ērti lietojams, viss vienā lietotnē ar vienu abonementu. Ideāli sabiedrotais pārlūkošanai. Atgādinu arī, ka tas ir pretkrāpšanas, pretpikšķerēšanas rīks, bloķē krāpnieciskas vietnes, aizdomīgas saites, kā arī aizsargā pret ļaunprātīgu programmatūru. Tādā ziņā viņiem arī noteikti ir jābūt izveidotai savai datubāzai, tāpat kā mums, vai ne, lai zinātu visu, vai nu viņi saņem ziņojumus, vai arī paši tos atrod. Varbūt arī ar mākslīgā intelekta palīdzību, lai izveidotu datubāzi ar ļaunprātīgām vietnēm, pretizsekošanas rīkiem un tam līdzīgām lietām. Ir arī krāpniecības filtrēšana. No otras puses, ja izmantojat manu QR kodu, jums pat nav jāuzklausa mani vai jānoklikšķina uz saiti, bet vienkārši noskanējiet to tieši. Uzlabojiet savu aizsardzību tiešsaistē. Un pats galvenais, ar šo mūsu ekskluzīvo piedāvājumu jūs saņemat papildu 4 mēnešus šeit, izmantojot saiti, protams, no Parabellum. Un, ja jums tas nepatīk, jūs varat to izmēģināt bez riska, jo jebkurā gadījumā varat mierīgi atteikties pēc 30 dienām. Un vēl jūs atbalstāt kanālu un to, ko mēs darām, kas, manuprāt, nevienam nenāk par ļaunu. Es jums atstāšu QR kodu. Saite ir atrodama aprakstā, čatā, izceltajos komentāros. Vai NordVPN bloķē arī Ukrainas dronus? Es nezinu, es jautāju. Es jautāju, lai kādu citētu. Tātad jūsu JS Bonds, daži saka NordVPN Bonds, Vagabonds. Es redzu vairāk Vagabondu. Paskaidro mazliet šo lietu.
Tātad, nē, šis tieši ir viens no, teiksim, tas ir visvairāk skandināvisks, varbūt pat ziemeļniecisks, ko var darīt. Varbūt vairāk skandināvisks nekā ziemeļniecisks. Katrs sapulces beigās ir lielā noslēguma viktorīna, kurā visi piedalās, lai radītu draudzību un tam līdzīgas lietas. Labi? Tātad šīs ir 4 fotogrāfijas, kas attēlo 4 dažādas klinšu kāpšanas vietas, un katra no tām pārstāv kādu no ziemeļvalstīm. Kura, jūsuprāt, attēlo Norvēģiju, Zviedriju, Somiju un Dāniju? Kalnu bonds. Kas tas varētu būt? Zviedrija? Un seksīgais bonds? Norvēģija. Ja jums ir radusies kāda ideja, atbilde būs nākamajā. Bet kāpēc ir arī tas nabadzīgais Klaidonis? Klaidonis, manuprāt, kalnu valsts ir Somija. Jo tie ir visforšākie Bond, kalnu valsti, es vairāk redzu kā Somiju, foršāki un tā tālāk. Tie, kas, manuprāt, ir kļuvuši mīkstāki, ir Norvēģija un Zviedrija. Seksīgie, smieklīgie biroja darbinieki. Klaidonis droši vien ir kāds ziemeļnieku iekšējais joks par nabadzīgāko valsti, to, kas tiek uzskatīta par visnopukušāko un tā tālāk. Tātad tās varētu būt Dānija. Paskatīsimies, vai? Tu neesi uzminējis nevienu. Tas ir tas pats. Tam nav nekādas saistības. Jā, nē, šeit galvenā doma ir tāda, ka, jā, Somi ir... Somi tiek uzskatīti par nabagiem. Nē, ne nabagi, bet nolaisti. Bet viņi ir nolaisti, bet prot šaut sasodīts. Bet tieši tā, klaidoņi jau nav tā, ka nemāk šaut. Viņi vienkārši neizskatās smalki. Kā tas zviedrs vai vienmēr kalnos, kā tas norvēģis vai mazliet metroseksuāls, kā tas... Dānis tiek uzskatīts par metroseksuālu, panseksuālu. Iekšējā jokā, teiksim, piemēram, Balkānu reditā, jā, kur balkānieši viens otru apvaino un tā tālāk. Un tieši tas ir no redita, bet tas ir ļoti precīzi. Kas pat raku? Savukārt, man kā ārējiem novērotājiem šķiet, ka Somi ir forši, jo viņi ir tie, kas cīnās un kuri ir spējuši izturēt. Zviedri, tie, kas bija forši, bet visi ir nopietni kā vācieši. Dānis, kurš ir nedaudz vājāks tāds, es viņu tādu neredzu. Ir taisnība, ka viņi visi brauc ar velospēdiem, milzīgi nodokļu automašīnām, visi zaļi un tā tālāk. Viņi ir aizgājuši noteiktā virzienā. Tomēr, piemēram, esmu redzējis arī daudz nekārtību Norvēģijā un Zviedrijā, arī ar imigrantiem, kurus viņi ir atveduši. Valsts ir zaudējusi daudz no, teiksim, savas spožumu. Lūk. Norvēģu tīro roku bonus, tehnoloģiskais šantāža. Tas ir viss, tā mēs noslēdzam skaisti ar sprādzienu. Tātad, kāpēc es uzbāzos Mirko ar Epsteina jautājumu? Tas ir Epsteina gadījums no Norvēģu skatu punkta. Pirmkārt, tāpēc, ka nav tā, ka tika skarti 1, 2, 3 kāda partijas politiķi. Tika skarta karaliskā ģimene, jo princese Mette Merita bieži viesojās Epsteina villās līdz pat 2010–2012 gadam. Bija iesaistīts bijušais Eiropas padomes prezidents Torbjorns Jaglands, 3 norvēģu diplomāti, kā arī Pasaules ekonomikas fóruma prezidents, bijušais Norvēģijas ārlietu ministrs, un tātad arī Pasaules ekonomikas fórums. No turienes viņam kā prezidentam nācās atkāpties. Tas, kas bija interesanti, ko es arī Mirko paskaidroju pirms tiešraides, ir tas, kāpēc šie cilvēki, kāpēc Norvēģija tika tik stipri skarta. Acīm redzot, tāpēc, ka viņiem nebija kultūras antivielu, lai tiktu galā ar šāda veida situācijā, lai prastu attiekties pret tādu cilvēku kā Epsteins. Tāpēc daži no viņiem patiešām nezināja, ar ko viņi sastapsies. Savukārt tiem, kuri bija līdzdalīgi šādam dzīvesveidam, pat diplomāti Terijs un Rots Larsēni, viņas sieva, kuri abi ir diplomāti, bija tik cieši iesaistīti ar Epsteinu, ka Epsteins savā testamentā nosauca viņu 2 bērnus, un katrs no viņiem, no Epsteina, mantoja $5 miljonus. Viens no šī norvēģu diplomātu pāra bērniem, kurš tika nosaukts šajā testamentā, neizturēja un atņēma sev dzīvību. Tātad, tas, ko es teicu Mirkam, nav gluži tā, ka bumba nav Amerikā. Tā ir uzsprāgusi. Atbalsi sasniedza pat Norvēģiju. Arī viņi bija daļa no šīs sistēmas. Un izmeklēšanas, kas tagad notiek Norvēģijā,
varbūt nesīs rezultātus ātrāk nekā Amerikā. Tātad tas, kas varētu atklāties izmeklēšanās Norvēģijā, noteikti atradīs apstiprinājumu arī Amerikā un pārējā tīklā ap šo lietu. Un tas varētu notikt ātrāk nekā viss, kas notiek Amerikā, tieši tāpēc, ka Amerikā cenšas to apglabāt rezultātus. Ļoti daudz, šeit ir maz, slaveni, svarīgi, tāpēc ir vieglāk nonākt pie kāda secinājuma vai kāds uzraksta. Bet kā ar visām salām un jahtām, kas ir tieši šeit, tieši tur tam bija jānotiek. Un tieši tas ir tas punkts. Zimbabve tu nejauši nenonāksi. Nav tā, ka, ja tas ir maršrutā, tu domā, pagaidi, vai nevarētu tur ātri aizskriet. Tā nav tā 1983. Gada dziesmā Rota per casa di Dio. Tur tu dodies speciāli. Lūk, Perfekti. Tātad, teiksim tā, sekojiet līdz šim, jo no tā kaut kas iznāks, un tas iespējams nepaliks tikai Norvēģijā. Vienīgais risinājums, kas daudziem no viņiem ir, un daži jau ir mēģinājuši, ir padarīt sev galu, kā to izdarīja Epsteins. Bet viņi tiek uzraudzīti, tāpēc es nedomāju, ka viņiem tas izdosies. Bet kas to lai zina? Savukārt daļa par bit sistēmu ir vienkārši tāpēc, ka šajā pasaules stūrī, īpaši Norvēģijā, spēcīga kritika pret Izraēlas valsti un viss, kas ir militāri rūpnieciskā sistēma, kas to uztur, tāpēc tas ir bit sistēma. Tā ir svarīga sastāvdaļa gan Izraēlas militāri rūpnieciskajā ainavā, gan arī visā rūpnieciskajā ainavā kopumā. Un arī loģistikas ķēdē Eiropā, kā arī Amerikas Savienotajās valstīs. Šeit Norvēģijā ir bijušas publiskas diskusijas par mēģinājumiem izņemt bit sistēmu no Norvēģijas apgādes loģistikas ķēdes, taču tas nav izdevies. Tātad tas ir tik dziļi iesakņojies apgādes ķēdēs, ka to nav iespējams izņemt. Un starp citu, tiem, kuriem ir interese, šobrīd notiek izmeklēšanas un ir arī itāļu aresti. Tie ir publicēti arī avīzē Soli 24 ore raksti, kurus es nosūtīju Mirko, tur ir visa sadaļa par starptautiskiem jautājumiem. Ir arī šis gadījums, kurā lobisti, kas jebkurā gadījumā ir saistīti ar NATO, ir tieši piekukuļojuši amatpersonas, kas atbild par iepirkumiem. Tātad par apgādi NATO valstīm un industrijai. Iesaistītais uzņēmums bija tieši bit sistēma. Tāda šī sistēma ir tik dziļi iesakņojusies, ka spēj pat mainīt spēles noteikumus, kad runājot par militāro apgādi. Un pat, ja par to visu ir zināms, šo sistēmu nevar izslēgt no spēles. Tas ir tik dziļi iesakņojies, ka, ja to izņemtu, nekas vairs nedarbotos. Un tāpēc viņi iespējams izmanto to, kas zina, ka viņu pozīcija ir dominējoša un būtiska. Bit sistēma nesen uzvarēja, netika nosaukta kura Eiropas valsts, bet tā ieguva līgumu par 1 miljards un 400 miljoni eiro ar kādu nenosauktu Eiropas valsti. Tagad, ja mēs gribam, teiksim, uzminēt, tā ir tikai mana hipotēze. Tā ir liela valsts ar daudz naudas, tehnoloģiski ļoti atpalikusi un ar lielu vainas sajūtu pret valsti, no kuras nāk bit. Lūk, viss kārtībā, kungi. Tātad paldies tev par šo vakaru. Paldies visiem, kas mūs skatījās. Atgādinu jums par lietotni, ko varat lejupielādēt saitē, atradīsiet aprakstā un tā tālāk. Atgūstieties. Antonio Kosti uzstāšanās. 2 Antoni par 1 cenu. Ko vēl jūs varat vēlēties? Ko jūs gribat no Garelli? Asinis. Citējiet vēl vienu reklāmu. Tātad paldies jums visiem. Mēs tiksimies Cuneo. Tiem, kuri vēlās nāks uz Cuneo, atgādinu, ka mēs būsim Novo Cuneo. Tā sauc šo vietu, kas ir arēna un tā parks. Tagad jau ir kādas 3 vai 4 reizes, kad mēs tur esam bijuši kopā ar Kapitīnu Lanzāru tā tālāk. Es domāju, ka jūs esat redzējuši ziņas, ko es ievietoju, ko es publicēju sociālajos tīklos. Afiša ir publicēta X, 17. Mēs tur būsim, runāsim par visu, ko paņemsim līdzi arī grāmatas. Tāpēc paldies visiem un jauku nedēļas nogalu. Grazie a tutti.